Sveiciens sabiedrisko mediju portāla podkāstā LSM Nīca. Esmu Paula Markusa, Latvijas televīzijas žurnāliste, bet ne tikai. Esmu arī fitnesa trenere, un šajā podkāsta ciklā ar nozares pārstāvjiem runāsim par uzturu un fiziskām aktivitātēm, lai meklētu zinātnē balstītus veidus, kā ne tikai dzīvot ilgāk, bet dzīvot labāk. Jo es ticu, ka ēdiens un kustība ir labākās zāles. Kā pirmo podkāsta cikla viesi aicināju nozarē labi pazīstama vārda īpašnieku Mārtiņu Bidiņu. Mārtiņš ir certificēts uztura treneris, kurš nebaidās no tiešuma un nērtām patiesībām. Tāpēc nevarēja iedomāties vēl labāku sarunu biedru, ar kuru ķerties pie pirmās tēmas – izplatītākie mīti par tievēšanu. Mēs runājām par to, kāpēc nevajag baidīties ēst vakarā, kāpēc intervālā badošanās nav ilgtermiņa risinājums, kāpēc labāk dažreiz paēst McDonaldā nekā nepaēst pavisam, kā tievējot no viena grābja neiebraukt citā un kā viņš pats cīnījies ar lieko svaru. Mēs tiekamies pirmoreiz, bet tev Instagramā rakstīts uz tu bez jūsošanas, tāpēc teikšu Mārtiņ, čau! Čau! Es tevi publiskajā vidē esmu ievērojis kā tādu interneta karēvi mazliet, kurš aktīvi cīnās ar dažādām muļķībām par uzturu, kuru internetā netrūkst un kuru, diemžēl, nereti izplata arī it kā šīs jomas speciālisti. Man tas kā žurnālistei uzreiz likās saistoši, jo nepatiesas informācijas atspēkošana tā ir daļa arī no mana maizes darba. Un, ja mēs runājam tieši par uzturu un fitnesu, tad man šķiet, ka tas potenciālais kaitējums, ko var tieši individa līmenī nodarīt ar visādām šādām pseidozinātnēm, varētu būt pat lielāks nekā jebkurā citā jomā. Kāpēc tev personīgi ir svarīgi cīnīties ar šiem mītiem un šo pseidozinātni? Es ticu, ka tas nevienmēr ir patīkami iesaistīties šādās verbālajās kaujās. Es aizvien mazāk iesaistos, jāsaka. Tikai tāpēc, ka tam fiziski trūks laika tam. Jo tur apmēram tā ideja tāda, ka tev pretī pasaka vienu teikumu, lai tu viņu atspēkotu, tev jāpavada stundas. Jā. Un internetu vidē tas vienmēr izskatās liktāk tam, kurš atspēko, kurš mēģina atrast to. Tu nespēji ātri atbildēt. Piemēram, tādas pašas kaut kādas diskusijas par kaut kādiem strīdīgajiem jautājumiem, es uzskatu, vispār nav iespējams dzīvajā veidā, jo katrs var izteikt kaut kādu apgalvojumu, bet lai viņu apgāst vai apstiprinātu, tomēr ir jāpavada ilgs laiks, lai izpētītu šī apgalvojuma pamatotību, un to nevar veikt. Es nezinu, kurš cilvēks varētu būt pasaulē, vienu varbūt zinu, kurš no galvas vienkārši spēja. Vismaz viss pētījums negluži citēt, bet vismaz ļoti labi savok kopā un darboties tā. Bet tu labi minēji to personīgo. Tas personīgais gan droši vien ir kaut kas saistīts ar kaut kādiem. Redz, te mēs varam braukt psiholoģijā iekšā, kaut kādās bērnībās, kaut kādos pārdarījumos varbūt. Es neuzskatu, ka man ir baigie pārdarījumi, bet man ir tāda kaut kāda stulba taisnīguma izjūta pasaulē, jā, un riebjās, jā, kad, man riebjās, jā, ir kaut kas tāds, kas ir tāds, man nepatīk ļoti, ka šī ir mana sfēra, man nepatīk, ka tajā ir kaut kāda, tāda šī te nepareizā informācija, un kāds ir sevišķi to nepareizo informāciju, te ir atkal divi varianti. Ir daļa, kas īpaši pasaules līmenī to nepareizo informāciju izmanto savtīgos nolūkos. Latvijā ļoti bieži, tad cilvēki reproducē to informāciju tīri, tāpēc, ka tā ir viņa ideoloģija uz to brīdi, jā, un tāpēc viņš reproducē to informāciju. Bet man īpaši nepatīk, ja to informāciju tādā veidā izmanto savtīgos nolūkos noteikti, jā. Kas būtu tie sautīgie nolūki, kurus tu redzi? Kaut ko pārdot? Tas ir tas pārdošana. Jā. Pasaulē tās vienmēr būs grāmatas, uzstāšanās, konferences, tā ir tādas, ne konferences, piemēram, tā kā atbrauc kaut kur, tā kā uzstāšanās, kā viņas sauc, vienkārši tādas, jā, tā kā pasākums, kurā cilvēks stāsta par savu pieredzi, jā. Grāmatas kursi noteikti arī, jā, kursi noteikti tur iekļauti ir, un, protams, ir tur vienmēr, baigi viegli atpazīt šos cilvēkus, manuprāt, tad vai viņš pārdod uzturbagātinātājus
papildus, kā savu side biznesu, vai nē. Ja viņam ir tur ļoti daudziem tādiem pseido cilvēkiem ir uzreiz tas uzturbagātinātāji kaut kāds biznesiņš aizmugurē. Tas ir diezgan bieži. Nevienmēr, ne 100%, protams, nevar teikt tā, bet lielākoties es liecinās, ka tas cilvēks tomēr, kā lai saka, vīda to savu ideju ar vēlmu tad pārdot kaut ko tam cilvēkam. Un te ir atkal vēl viena lieta, ko mēs runājam par mītiem, mums ir jāparunā arī par cilvēkiem pašiem kā tādiem. Kāpēc tie cilvēki tik ļoti ķerās tiem mītiem? Jo, manuprāt, tas ir tā, ka ir daudz grūtāk pieņemt. Jāsaka, tā ir, ka cilvēks pats vien ir vainīgs pie tā visa. Ka, piemēram, ja mēs runājam par lieko svaru, tad tur par maz kustības, pat daudz kalorijas. Protams, ka šo te var iztulkot miljonus un daudz dažādos veidos un pasniegt jēdzīgi, vienkārši, garšīgi un forši, bez uzreiz automātiski, kā daudziem izklausās ārkārtējā badošanās. Bet to ir daudz grūtāk cilvēkam pašam pieņemt sev, jo viņam tad ir jāpasaka, jā, es apēdu par daudz kalorijas, jā, es par maz guļu, jā, es par maz trenējos, jeb kustos. Viņam vieglāk ir meklēt šo te vainīgo ārpusē. Vienalga, kas tas būs. Mēs varam atrast visus iespējamos. Jā, es ēdu nepareizos laikos, vainīgais, jā, insulīns, vainīgais, ūļhidrāti, vainīgais, agrāk bija tauki, vainīgais. Kas tik nav atrasts kā vainīgais? Un tad meklē šos te vainīgos, un tad noveļ bišķi to atbildību no sevis. Un imitē darbības. Es gribētu teikt, imitē darbības, tāpēc, ka kamēr meklē tos vainīgos, kamēr kaut ko tā kā izmēģina, tā kā neizmēģina, it kā tā darbība tiek veikta, bet tiek ignorēta tā paša lielā atbildība īstenībā. Un tā ir vieglāk dzīvot. Vieglāk tomēr ir neteikt, ka tu esi tas īstenībā atbildīgs 100% par visu to sevi. Un uz to barojās arī šī tā visa pseidoinformācija, šie visi mīti, kā tie cilvēkiem ļoti patīk tos mītus paņemt un attiecināt uz sevi, ja norakstīt to vainu uz kaut ko citu. Jā, insulīnu tu jau pieminēji, šī nepavisam nav jauna tēma, bet redzu, ka atkal ir uzpeldējusi sociālajos tīklos pēdējā laikā. Saistībā arī ar glikozes lēcieniem. Vienkāršākā valodā mēs to varētu nosaukt par tādu iebiedēšanu ar ogļhidrātiem. Jā, šis insulīns, šī glikoze, vai tas, tavuprāt, ir kaut kas, par ko veselam cilvēkam vispār būtu jādomā? Tu labi pieminēji to veselam cilvēkam, tad ja viņš ir vesels un viņam ārsts nav noteicis šo te mērīšanu, viņam nav par šo lietu vispār jādomā. Kāpēc? Šie te monitori, kur viņi uzrādās tie īpaši tādi glikos mērījumi. Tagad ir tie glikos, angliski tādā veidā, kā viņi latviski saucās, vienkārši glikos mērīšanas tādi aparāti, pat taisās iebūvēt jaunajos, cik es dzirdēju, Apple Watchos taisās pat iebūvēt kaut ko tam līdzīgu. Jā. Tāpēc, ka pieprasījums ir, uzreiz automātiski loģiski viss būvē iekšā tais telefonos. Restīvi, kāpēc ir bezjēdzīgi to mērīt? Tikai tāpēc ka jāsaprot, ka tāpat glikoze, tie glikozes līmeņiem nav nekādas nozīmes, cik un kā viņi uzreiz pēc ēdienreizes reaģē. Vienīgais, kas ir svarīgi, vai glikoze noteiktajā laika posmā, kas ir bišķīt individuāls katram cilvēkam, bet lielākoties vienāds, noteiktajā laika posmā atgriežas pie tāda savu bāzes, jeb normālā līmeņa. Tad, ja mums rodās aizdoms, ka tā nav, jā, mēs varam pamērīt un paskatīties nevis cik daudz mums lec augšā šis te rādītājs, bet cik ilgā laikā un vai atgriežas pie šiem te normālajiem līmeņiem. Jo nav tādu pierādījumu pašlaik šobrīd, un visticamāk nebūs arī tādu, tāpēc, ka tas ir pētīts diezgan daudz, nav tādu pierādījumu pasaulē, kas pateiktu, ka šie te glikozes lēcieni pēc ēšanas, jeb spaiki angļu valodā, kā viņus sauc, ir kaut kādā veidā kaitīgi. Vienkārši neeksistē tādu pierādījumu. Kamēr atgriežas viss pie šī te bāzes līmeņa. Kur būs problēmas ar šito? Problēmas būs tādas, ka tagad jau sākās, kad cilvēkiem sastāsta šo te lietu, tad idejiski, tad ir kaut kāda grupa cilvēku, tad šie te saucamie zemo ūļhidrātu
sauksim viņu par reliģijas pārstāvjiem, ja? Jo šis te viņiem ļoti labi dara, viņu stāstā ļoti labi iedarās. Ja? Tad viņi ir pieķēruši arī šo te klāt, un tad ar savu stāstu, kas iet ar sociālajiem tīkliem, ar visādām briesmīgajiem piemēriem, ko tik vēl nē, ar šo te savu stāstu, viņi tā kā lai saka, sakūda šos cilvēkus, kas ir paļaujā uzklausa šo informāciju. Ļoti bieži viņi ir tie, kas visvairāk meklē šo informāciju, sakūda šos cilvēkus uz to, ka tagad ir jābaidās no šitās lietas. Ja? Respektīvi, viņi radīja problēmu tur, kur problēmas nav. Un smieklīgākais, protams, ir tas, ka viņi uzreiz rada arī risinājumu. Tātad šos te monitorus, kur aizmugurē stāv šobrīd vismaz 3 lielas kompānijas, kas viņas jau ir investīcijas, jau pārdod, jau viss jau gatavoja, viss notiks, un vēl miljonus mazas kompānijas, un vēl pilns Amazons, kas pārdod šos monitorus, un kā tikko teicu, Apple arī jau apsver jau nākamajā pulkstenī likt iekšā šo te glikozes monitoru. Visiem ir interesanti monetizēt šīs cilvēka bailes. Bet, kā jau teicu, jēgas no tiem datiem nebūs nekādas parastam cilvēkam, īpaši viņas nemācēs iztulkot, ja vienkārši sāks baidīties no tā. Un visstrakākais, protams, ka tas būs kārtējais kārtējais akmens kaklā tiem, kuriem jau ir visādi ēšanas traucējumi, visādas bailes no visa iespējamā, ja, un viņam būs vēl viens ēšanas traucējums, un beigās jau tas cilvēks ir tāds, kurš redz starp saviem klientiem ļoti daudz, kas vienkārši viņš ir sakrājis tik daudz, tagad tādā arhitektūrā, ja, kad ir uzslāņojumi, viņam ir tik daudz te uzslāņojumi, viņam visādas informācijas druskas un gabaliņi savākt ir, kas konfliktē vēl savā starpā. Tas cilvēks beigās staigā apkārt tāds, viņš īstenībā neko vairs nesaprot. Viņš vienkārši neko nesaprot. Viņš grib it kā visu darīt, viņš saprot, ka visu nevar darīt. Viņš ir pamēģinājis pa vienai dienai visu, pa vienai dienai, nedēļai, mēnesi vienalga. Visu iespējamo, viņš vienkārši ir galvā bardaks, ēšanā bardaks, un viņš vienkārši netiek vairs neko galā. Ja. Tā cilvēki ir daudz. Vismaz, tad starp maniem klientiem tādi cilvēki ir daudz un ļoti daudz, bet jāsaprot arī to, ka mani klienti ir tie cilvēki tieši, kur nonāk mans ar problēmām. Es jau neredzu cilvēkus bez problēmām faktiski. Jā. Paskaidro varbūt tiem mūsu klausītājiem, kuri varbūt līdz galam nesaprat, par ko mēs runājam, kas ir glikoze, kas veido šos glikozes saucamos tos lēcienus un par šo procesu mazliet īsumā. Pēc ēšanas, pēc ogļhidrāta ēšanas mūsu organismā nonāk kaut kāda daļa cukura, tad tas arī parādās šī rādītājā. Normāli ir, ka organisms pats šo cukuru sadala un novada tur, kur viņam to vajag. Problēma sākās, jo organisms šo nespēja izdarīt. Tad insulīns nestrādā pietiekami labi, ja, un tam līdzīgi. Tad sākās problēmas. Bet normālā veidā, tad normālam cilvēkam ir pilnīgi normāli, ka pēc ēšanas, īpaši, kad apēd ogļhidrātus, šis cukurs nonāk asinīs, viņš parādās rādītājos, un jāsaprot, ka katram pilnīgi individuāli parādās rādītājos, bet organisms to tiek galā. Un te ir tas interesantais arī, ja mēs sāksim šito te visu mērīt, kur mēs aizbrauksim vispār? Kas mums notiek? Mēs braucam vienā citā interesantā lietā, ka, piemēram, ja Jānis apēdīs eklērīti, ja, un, piemēram, eklēru un ābolu, tad Jānim, piemēram, no eklēra ļoti strauji pacelsies augšā šis te viss, un no ābola nepacelsies. Kas izklausās loģiski. Tā vajadzētu būt. Un daudz domā arī, ka no āboliem pacelsies. Bet tad mums ir blakus ir Pēterītis, ja, kuram viss notiek otrādi. Viņam no eklēra nekas nemainās. Viņam no ābola uzliec šausmīgi augstu. Ko mēs darīsim tagad ar šiem datiem? Tad Jānis ar Pēterīti tagad strīdēsies šausmīgi. Ja? Bet viņiem nav pateicis, ka viņi kāds individuāli. Droši vien kāds jau pastāstīs arī, ka katram ir individuāli šīs reakcijas. Restīvi, tas mēs braucam vēl lielākās auzās, bet beigās izrādās abiem diviem īstenībā pēc 2 stundām. 2-3 stundām viss ir atgriezies bāzē, viss ir kārtībā, viss ir normāli. Viņi ir veseli cilvēki, kur nodzīvos visu mūžu bez diabēta, liekas vairāk un tam līdzīgi. Vienkārši viņam šādi rādītāji ir, bet kuri neko nenozīmē. Noteikti svarīgi ir atzīmēt, ka tiem, kas ļoti seko šim glikēmiskiem indeksam, jāņem vērā, ka mēs jau nevienu produktu neuzņemam izolācijā. Mēs veidojam komplektā ar citām uzturvielām un ir svarīgi sabalansēt šo uzturu.
Glikemiskais indeks vispār ir pēdējā lieta, ko skatīties, tāpēc, ka tas ir vienkārši laboratorisks rādītājs. Un, piemēram, glikemiskais indeks arbūzam ir lielāks nekā makaroniem, kas ir, ja tā padomā, baigi absurdi sanāk, jā, tāpēc, ka viņš tiešām neņem vērā. Vienkārši glikemiskais indeks neņem vērā to, cik normāls cilvēks, kā viņš ēstu to porciju, kā viņam iztītos tā porcija. Tāpēc it kā vairāk vajadzētu skatīties uz to glikemisko slodzi. Tas nozīmē, tā apmēram uz to apjomu, ko viņš arī varētu jēdzīgi apēst. Bet visvienkāršāk jau to saprast, kā, kad mēs skatāmies uz tiem glikemiskajiem, pirmkārt mums jau skaidrs, ka tas nav tik svarīgi vispār, ja tas nav svarīgi, ja tas viss atgriežas bāzē. To vispār nevajadzētu cilvēkiem ar šo te nodarbināt savu galvu, domāšanu, pieteikt jau citas lietas, tādas problēmas dzīvē, par ko domāt. Bet sabalansētā uzturā parasti ir tā, ka mums ir produkti, tātad mums ir gan nošķidrāti, ātrāki, lēnāki vienmēr būs uz tā šķīvi, visticamāk. Jā. Mums būs šķiedrvielas vēlams, lai ir uz tā šķīvi, mums būs olbaltumvielas, mums būs tauki, un tad, piemēram, tad viņi visi viens otru, kā lai saka, kompensē. Jā, piemēram, lielisks piemērs ir, kas tā vienkārši viens otru kompensē. Man liekas, ir kaut kāds, piemēram, Snickers batoniņš, kura glikemiskais indeks ir krietni zemāks nekā lielākajai daļai, man liekas, augļu. Tas liekas absurdi, bet tur ir gan cukurs iekšā, tur ir, labi, tur nav šķiedras būtu vēl mazāks, ja, bet tur ir gan olbaltumvielas, gan tauki klāt, gan kas tad bremzē šo te ātro cukuru iedarbību, ja, tad veidojās it kā tāds absurds lietas veidojās no šitā visa stāsta. Mēs viņu varam ļoti, ļoti absurdi saveidot visu šitās, ja mēs sākam tikai skatīties uz glikozi. Tātad tiem, kas baidās par glikozi, secinājums no uztura nekas nav jāizslēdz. Ir jāsabalansē. Kā es teicu, tas glikozes stāsts tagad ir tas saucamais oļhidrāta insulīna modelis, ko daudzi runā, ja, ka tas ir vienīgais, kas ir atbildīgs par lieko svaru. Šie stāsti ir noderīgi tikai vienīgi tiem, kas propagandē zemu oļhidrātu diētas. Tātad īpaši jau keto un karnivorās diētas propagandē, ja, tad viņiem šie stāsti ir īpaši noderīgi, un tad ir cilvēks, protams, seko šīm diētām, mēģina atrast viņas kā panacēju visam, ja, tic, ka tā ir panacēju visam. Tad viņi arī šo te stāstu, šo te ideju izplata arī tālāk, bet tur aizmugurē, protams, ir cilvēki, īpaši jau, kā es teicu, pasaules līmenī, ja, kas ar šo te visu stāstu, ar šo te visu baiļu ieviešanu ļoti smuki nopelna. Ļoti smuki nopelna to visu, jā. Ja klienta mērķis ir notievēt, vai tu vispār pievērs uzmanību tam, kas tiek ēsts vakarā, vai tomēr pieturies pie tā, ka šis enerģijas likums ir pārāks par šīm smalkajām niansēm? Kaut kad pagājušajā nedēļā tieši izpeldēja viens tāds apgalvojums, ka šis enerģijas likums nestrādā. Man gribas teikt, tas cilvēks vienkārši neko vispār, diemžēl, jāsaka, kā ir. Nevajag runāt apalinkus citreiz, ja, cilvēks vienkārši neko nezina. Sorry, kāpēc tu runā internetā, es nezinu. Bet tas cilvēks bija saklausījies vēl kaut kāds cilvēks no vēl kaut kāds slikta bloga, kuram atkal vajadzēja kaut kādu, kā lai saka, viņiem vajadzēja skaļus virsrakstus, jā, skaļus paziņojumus, jo ļoti bieži jau, īpaši jau uztur pasaulē, patīk tie skaļie paziņojumi, jo ar mēreniem un vienkāršiem paziņojumiem, tas nav seksīgi, tas nav aizraujoši, neviens no viņiem neķerās, tādā momentā tā uzreiz neķerās, jā, un tad, ja tu gribi panākt kaut ko ātru, kaut kāds ātrs rezultāts, kaut ko ātru, tik paņemt ātro īso popularitāti, tad tev vajag skaļus paziņojumus, jā, un tad tagad arī bija, jā, tā ir viens paziņojums Latvijā, es lasīju, kodos man atsūtīja vairāk cilvēki, jā, kad, tagad kalorijas nav tās svarīgākās. Nē, joprojām ir pamats visam ir šī te kaloriju līdzsvars, kaloriju matemātika. Viņš nav tik sauss, kā izklausās, jā, viņam ir ļoti daudz lietas, kas viņu ietekmē. Tas paši vilmaņas un tā tālāk, bet tas kaloriju līdzsvars jebkurā gadījumā saglabājās. Ja? Tad mēs viņu nevaram atcelt nekādā brīdī. Ja? Tātad tu nepievērs uzmanību tam, ko par to, ēd vakarā? Jā, pareizi tas jautājums. Tā ideja ir, ka, ja mēs runājam par lieko svaru,
vai pa svaru samazināšanos, mums ir svarīgi kopējās kalorijas, un tādas jāņem bezmazliet vidējās kalorijas lielākā laika posmā, nevis kaut kādos punktos dienā, ja, tā kā ļoti precīzos punktos. Tāpēc nav svarīgi, jā, kā mēs tur, kad mēs uzņemam tās kalorijas. Par daudz vai par maz, par lielām. Tādos lielos vilcienos ir, protams, nianses. Nevajadzētu darīt tā, ka mēs visu laiku, tas klasiskais, kad ir, mēs visu laiku uzņemam maz, un tad vienā reizē uzņemam, vienkārši vienā noraušanās brīdī uzņemam 2 dienu devu. Jā, tas, protams, vidējais varbūt būs normāls, vai tikai, bet tur daļ tā ritma nepareizā, ja, tad mēs varam uzkrāt vairāk tādu šo te lieko svaru, bet ne jau tāpēc, ka te ir ļoti sarežģīti izskaidrot. Nevis tāpēc, ka mēs, tā kā tās kaloriju matemātika notikās, atcēlās šī brīdī, bet tikai tāpēc, ka tad, kad cilvēks ļoti maz ēd, tad arī vilmaņi pielāgojās tērēt ļoti maz. Un tad, kad cilvēks vienreiz pārēdās ļoti traki, tad tā vilmaņa vēl nav gatava to tik galā un vairāk noglabāt augos. Ja? Vienkārši šī brīdī viņam jāsaprot, ka viņš mazāk iztērē tās kalorijas. Ja? Viņš uzņem it kā tikpat un vairāk iztērē. Turpretī tas pats cilvēks, kurš to pašu kaloriju apjomu uzņemtu katru dienu normālos apjomos, katru dienu vienkārši bišķīt vairāk un nenorautos, ja? Viņa vilmaņa strādāt ātrāk, vairāk iztērēt un īstenībā viņš beigās arī zaudēt šo svaru. Tāpēc nav tik svarīgi. Tādā vienkārši nevar atbildēt to jautājumu, ka visos gadījumos tas nedara, bet ideiski normālam cilvēkam nav svarīgi tas, kuros brīžos un cik viņš tās kalorijas uzņem, bet es gribētu piebilst, kamēr tas ir kaut cik plūdeni, kamēr tie nav milzīgi lēcieni, lai nav tā, ka viņš nēd, un viņam pēkšņi ir tā viena diena, viens vakars, ko tagad mēs sakām vakarā varēs, bet viņam tas vakars pārēšās uz to, ka viņš apēdis 2 dienu normu, jā, tā gluži, tad neejot ekstrēmos, kā vienmēr nevajadzētu iet nekādos ekstrēmos, ja neejot ekstrēmos, tad mēs varam pastīties uz to, ka principā absolūti un galīgi nav svarīgi, ko jūs īstenībā ēdat vakarā, ar vienu nosacījumu, kamēr pašam netraucē miegu. Var traucēt miegu. Ir cilvēkam vienkārši traucē miegu, un ir cilvēkam absolūti netraucē miegu. Starp citu, kas ir ļoti interesants novērojums, ko es sākumā nezināju, bet to es kaut kad pirms daudziem gadiem izdzirdēju, arī no pasaulē tādiem atzītākiem speciālistiem, ja, kad viens interesants doma izteica, ja, kad lielai daļai cilvēku īstenībā, bet īpaši tiem, kuri sūdzās ar saucamo caurumu miegu, ar biežo pamošanos un tam līdzīgi, tieši vajadzētu vakarā paēst. Un tieši ogļhidrātus vajadzētu paēst. Jo viņu tas caurais miegs nevis biežāk, bet ļoti daudzos gadījumos ir saistīts ar to tieši, ka viņš pamostās no izsalkumu un no tā, ka viņam pārāk zem nokrītās tas cukura līmenis. Tāpēc viņam vakarā īstenībā pat, un es testos arī, kad ja mēs nonākam pie cilvēka, ir man, protams, ļoti daudz cilvēku, kuri nēd absolūti kategoriski vakarā ogļhidrātus un saka, nē, kāda man starpība? Nav starpības tam visam, bet ja tu negribi nēd, ja tev liek justies labāk, nēd. Bet ja tu tai pašā laikā sūdzies ar sliktu miegu, ar šo te pamošanos, ar nespēju aizmigt un tam līdzīgām lietām, varbūt to vajag uzēst. Un tad mēs, tad neliela deva ogļhidrātus pirms paša miega bieži vien, pat viņš, neēd vakarā, bet, pirms miega apēd, piemēram, tur pusi banānu apēd, pusi banānu un kaut ko viņam varbūt klāt. Un viss, un ir bijis, tā, ka ļoti labi atrisinās šis te miega jautājums. Miega jautājums vēl ļoti bieži atrisinās, tā kā bišķi pamaina to ēšanu, jā. Gan jau, ka arī tiem, kas no rītiem trenējas, un tādu ir diezgan daudz pirms darba, kuri aiziet vai uz trenažieru zāli vai iet ārā paskriet, ja vēl to dara tukšā dušā, viņiem noteikti šis vecās skolas ekstrēms neēst pēc 6 noteikti nebūs variants. Tas būs viņam, bet te kalpo šitam visam kalpo vēl viens mīts, ka tukšā dušā trenēties ir labāk. Un tas ir ļoti izplatīta lieta, īpaši kardio taisīt tukšā dušā ir labāk. Nav nekādas starpības, ja godīgi. Ja godīgi nav starpības, tāpēc, ka, tu tajā brīdī varbūt patērē kaut ko vairāk, bet visticamāk, tu vēlāk arī to kompensēsi, jo galvenais jau ir nevis tas, ka tajā brīdī tu varbūt kaut ko vairāk iztērē, bet cik tu beigās uzņem tās kalorijas. Turklāt, ko cilvēki nesaprot, īpaši tie, kas ļoti cenšas sportot tajā tukšajā dušā, ka tad, kad to sporto tukšā dušā
un tev nav šīs kalorijas, ja tu dzīvo vairāk uz tām savām rezervēm, kas nav, piemēram, ogļhidrātu kalorija, ogļhidrātu enerģija, dzīvo uz rezervēm, kas ir tauka enerģija, tu visticamāk nebūsi tik enerģisks tajā treniņā. Īpaši, ja tie ir kaut kāda agresīvāka, arī tas pats kardio treniņš ir diezgan agresīvs, tāpat skriešana, riteņbraukšana. Īpaši, ja tas būs tāds agresīvāks treniņš par kaut kādu jogu stiepšanos un kaut ko tam līdzīgu, ja tas būs tāds agresīvāks treniņš, nu es teiktu, ka ir foršāk, ja tev ir tā enerģija, turklāt, ja tev ir vairāk enerģijas, tu ar lielāku prieku ies treniņu, tu ar lielāku prieku viņu pildīs. Un beigās, kas ir pats interesantākais, tā kā tu ar lielāku prieku viņu pildu un īstenībā tu arī izdari vairāk. Tu nevis izdari, tāpēc, ka tev no enerģijas minimumu, jeb minimālo vajadzīgo, bet tu izpildi vairāk, nekā tev varbūt vajadzēja. Tu beigās iztērēsi pat vairāk tās kalorijas. Tāda interesanta nianse, ko arī aizdomāties, ja, ka tu izmātē treņā iztērēsi vairāk, tikai tāpēc, ka tu uzņēmi pirms tam vairāk. Tāpēc tāda absolūta baidīšanās, jā, tīri no šī. Tas gan bija, protams, ka es pacēlu aizgāju citā jautājumā, jā, es aizgāju par to citu mītu, jā, ka tas ir tā nēšana pirms treniņa. Jā. Mītu ir tik bezgalīgi daudz, mēs varam runāt līdz rītdienas vakaram. Jā, mītu var katru tur celt augšā, jā. Bet tieši tā, ja cilvēkam ir tā, ka viņam nav laika no rīta paēst, un viņam ir no rīta tikai vienīgi tie treniņi un tam līdzīgi, jā, viņam pat tāda paēšana vēlāk vakarā noteikti dos vairāk spēku no rīta tieši tajā treniņā, jā, tā būs. Jā, jāatceras arī ogļhidrāti ir galvenais enerģijas avots. Jā, absolūti. Organismam vairāk patīk tieši tie ogļhidrātu enerģija. Viņš labāk viņu saprot, viņš labāk darbojās, un īpaši tad, kad vajag aktīvākas darbības veikt. Organisms ļoti labi strādā arī, protams, uz tauku enerģiju un tam līdzīgi, bet uz krietni neaktīvākām darbībām. Bet tad aktīvākas darbības labāk tiešām ogļhidrāti tieši nodarbina. Īpaši tiem, kam gribas arī kaut ko panākt, kaut kādas spēkā muskuļos, jā, ātrāk panākt, optimālāk panākt. Viennozīmīgi tur ogļhidrāti ir vajadzīgi un kā bezmazliet. Īpaši tiem, jā, kur strādā uz spēku, uz muskuļu apjomu, tur viennozīmīgi ogļhidrāti. Bez ogļhidrātiem vispār nekas tur nenotiks. Jā, mēs jau pārgājām no vakara uz rītu. Ja runājam par tiem cilvēkiem, kuri saka, man no rīta ēst negribās, bet visbiežāk, ja paskatās, kas notiek vakarā, tad tur atkal ir otrs grāvis. Ko tu ieteiktu tiem, kas varbūt izlaiž ēdienu reizes? Katram cilvēkam jāatrod savs ēšanas ritms. Tas būtu svarīgākais. Un neklausīties baigi apkārt, ko kurš iesaka. Tur neēst brokastis, neēst vakariņas, un ko tikko neēst, tur to neēst. Katram jāatrod ēšanas ritms. Bet tajā visā ir jāstāsta. Es gribētu teikt, ka tajā visā stāstā ir jāstāsta arī uz to, tomēr, kā strādā mūsu organisms. Kā tad varbūt labāk sastrādāties ar to organismu? Jo labākais, ko mēs varam darīt, ir sastrādāties ar organismu, nekā strādāt pretī tam organismam. Lai gan liekas, ka varbūt vajag citreiz ar viņu cīnīties, bet ar organismu cīnoties vienmēr cilvēks zaudēs. Jo uzturā, kad cīnās ar organismu, tas nozīmē, ka tu kaut kādā veidā visticamāk izraisīsi kaut kādu izsalkumu. Tu cīnies ar kaut ko tādu, un izsalkums uzvarēs vienmēr. Agrāk vai vēlāk izsalkums uzvarēs, cilvēks nevar ilgstoši cīnīties pret izsalkumu. Bet runājot par šo te ēšanu no rīta, tas vienkārši ir pirmkārtām tā neēšana no rīta, apetītes neesamība no rīta ir dzīvesveida sekas. Tāpēc, ka cilvēki ļoti bieži pamostās jau stresā par to, kas tad viņam ir tajā dienā jādara. Viņam ir ļoti bieži skriešana no rīta. Skriešana nevis kā fiziska aktivitāte, bet skriešana vienkārši steigi no rīta. Un viņš tā kā daļa stresa, protams, ka mums negribas ēst. Plus vēl ļoti daudz cilvēku, protams, lieto kafiju. Un ļoti daudz cilvēku sāk ar kafiju dienu. Kas ir patīkami forši, tas ir iegājies jau kā kultūrā, kā tāda patīkama lieta, bet tad ir par kafiju jāzina, tāpat kā par smēķēšanu ir jāzina viena tāda fantastiska lieta, ka viņi forši nomāca apetīti. Ja no rīta pamosties nedaudz stresēns un izdzer pirmo kafiju, tev negribēsies ēst. Visam vienkārši tev negribēsies ēst. Tas ir normāli. Tad jau tā varbūt negribējās ēst īsti, ja, jo varbūt tieši daļa tās rīta nēšanas tu vakarā pēd vairāk, daļa tā jau negribējās ēst. Un tad vēl tu uzdev pa virs, tad ir kafija, stresiņš, un loģiski negribās ēst. Pilnīgi normāli tas ir, jā. Darbā sākās atkal stresiņš, turpinās, nākamā kafija, mierīgi līdz pusdienas laikām var novilkt. Vai tas ir labi? Tā kā jāsaka, lai tas cilvēks pats novērtē, vai tas viņam ir labi.
Ja viņam šis ritms strādā, un viņš jūt, ka nav nekāda negatīva seku tam visam, vismaz šobrīd, ok, dari tā, bet pie pirmajām negatīvajām sekām mēģini saprast, ka šī brokastu nēšana varētu būt viens no lielākajiem iemesliem. Gan nogurumam pārliekam vakarā, gan tam, ka vakarā gribas vairāk ēst, gan liekā svara pieaugumam noteikti. Jā. Tam visam varētu būt šis te iemesls, jo, protams, arī vēlāk jau tur varētu būt arī veselības problēmas vairāk, jā, bet tas vēlāk nekā, cilvēku organisms ir šausmīgi izturīgs, cilvēks ar 10, 20 gadus šitā dzīvot un darīt, un bez tam atjēgties, ko ļoti daudz atjēdzās. Ap 40, 35 atjēdzās, vēl sprāvs manēs nekas nestrādā. Es daru visu to, ko es darīju. Jā, bet to, ko tu darīji, tavs organisms cīnījās, turējās, un viņš vienkārši nevelk šito pasākumu vairs. Jā. Bet man atkal gribās būt tādam lielam brokastu un dienas pirmās puses sēšanas aizstāvim ar to, ka ir divas lietas. Viena lieta ir tāda, ka viena no senākajiem pētījumiem, kāda vispār ilgstošākajiem un visvairāk pētījumiem, kāda vispār uztur pasaulē eksistē, pirms jau vispār mācēja ielīst cilvēkam iekšā šūnu līmenī, pētīt tur visu, kas tur notiekās, pirms vispār saprata par kaut kādiem glikozes līmeņiem un tam līdzīgiem, pirms vispār par to zināja, saprata un to spēja kaut ko mērīt. Ja? Jau tomēr pētīja uzturu, jau no 1800 gadiem, jau dažiem kaut kas jau sanāk pēt, bet tā vairāk tā kā zinātniskāk, tā pēta to jau kopš tiem laikiem. Un tad jau tie pētījumi vairāk bija tā kā novērojoši un vairāk jau pa gadsimtu sanāk, mums ir dati visādi savākti, un tie dati saka vienu lietu, kad ja mēs papēdam, kuriem cilvēkiem vismazākās problēmas vispār ir ar uzturu kā tādu uzturu svaru, tagad jau arī, kad sāka nākt pēc 50 gadiem izteikt vairāk, teiksim, slimības, tie paši visi diabēti, holesterīni un tam līdzīgi visā, kuriem vismazāk ir šīs te problēmas, tad tur diezgan kristalizējas ārā, ka tie cilvēki, kuri mīl paēst liels brokastis, liels kārtīgas kalorijām bagātas brokastis. Tas ir viens, tie ir dati. Piemēram, tas pašs angļu brokastis, klasiskās angļu brokastis, kas ir kolosāls piemērs, ja vien tur nav pārāk daudz bekona un kaut kādas eļļas, bet bekons var būt. Angļu brokastis ir diezgan labs piemērs, ko nozīmē sabalansēts liels kārtīgas brokastis. Amerikāņu Kellogg's brokastis tās īsti nav. Jā, tas nebūs īstais piemērs. Viņas var gan papildināt ļoti labi, lai viņas būtu tādas, bet tas ir kāds cits stāsts. Bet, un otrs stāsts ir tas, ka, redziet, cilvēks mēs sevi kā cilvēku varam uztvert arī kā mašīnu. Mēs esam kā mašīna, piemēram, sieviete, jā, kad tu man sēdi pretī, jā, es nezinot, protams, ne tavu fizisko aktivitāti, ne visu tavs dats, pieņemsim, ka tev vajadzētu dienā no ap 2000 kalorijām noteikti, ja es pieņemu, ka tu esi fiziski aktīva, ja, tad vismaz 2000 noteikti vairāk vajadzētu, ja. Bet pieņemsim tad vidējo, tad sieviete sēž, ja, 2000 kalorijas viņam vajag dienā, tas nozīmē, ka tās kalorijas jau, jāsaprot, ka viņas jau tērējās visu laiku tās kalorijas. Miegā bišķiet mazāk, bet joprojām tērējās, un aktīvajā laikā bišķiet vairāk. Tad, ja mēs 2000 izdalām uz 24, tad rupi, ņemot vērā pamošanos un nakts laikus, ja kāda mums tur sadalās, pieņemsim, ka pamošanās laikā tā sieviete tērē 100 kalorijas stundā. Tas tā kā mašīnai vajag. Tā kā mēs rēķinām, ja, cik viņi iztērē degvielas uz noteiktu laiku. Ja. Tad, kad ir treniņš, tad vēl pie tā stundā noteikti piemetās klāt vēl kāds 300 kalorijas. Ja mēs nepēdam no rīta, mēs ko sākam to dienu? Mēs sākam ar to, ka mums ir uzreiz automātiski sākam ar to, ka mums nav īsti pretī neko ko iedot. Mēs uz kaut kādām rezervēm ejam šī jautājumā, tātad no rīta. Rezerves sauc par rezervēm, tāpēc, ka viņas cilvēkam nav tik viegli aizsniedzamas, viņas nav tik viegli paņemamas. Un organisms, lai gan mums gribētos domāt, un tas būtu superīgi, ja tā būtu, ka mēs vienkārši nēdam un mums automātiski tērē tās rezerves, kuras mēs gribam, restīvi taukus, organisms tā gluži negrib darīt uzreiz. Viņš tos taukus, protams, ka tērē, bet viņam tomēr patīk arī darīt dažas citas lietas, kas bišķīt aizsargā
kā lai saka, ja viņš jūt, ka viņam nenāk iekšā tās kalorijas tajā brīdī, ja, viņš domā, kā organismu bišķīt aizsargāt, respektīvi, kā samazināt arī to kaloriju patēriņu. Un viņš to dara, samazinot enerģiju vispār kustībai kā tādai. Respektīvi, tu esi bišķīt slinkāks, jā, bišķīt mazāk gribās iet uz to treniņu, bišķīt mazāk gribas kustēties, mazliet sēž darbā un uz toleti sagaida pēdējo mirkli, jā, labi, tas ir ekstrēms gadījums, jo, jā, ka negribās vienkārši iet, negribās sagaida pēdējo mirkli un tad aiziet, jā. Negribās piecelties no krēsla, braukā krēsla apkārt, jā, tad riteņkreisliņa, jā, nu vienkārši tāds, tu esi bišķīt tā, kas slinkāks, jā. Bet tas arī ļoti pamatīgi ietekmē smadzenes. Tādā veidā, ka smadzenes jau ir tas, kas tērē, vismaz miera, kamēr nav fiziski aktīvs cilvēks, miera laikos, sēžot ēdošā darbā, smadzenes tērē visvairāk enerģiju. Tad organisms arī atņems bišķīt smadzenēm enerģiju. Tas nozīmē, ka tu būsi bišķīt neefektīvāks visās savās iespējamās darbībās, ko to no rīta ir jāveic. Ja? Bišķīt varbūt haotiskāks, izklaidējāks, nu, tas vienkārši smadzenes nestrādās tik efektīvi. Tad organisms izdomās arī, kā tev kā ietaupīt bišķīt to, ko tu neesi iedevis. Kas nav baigi vēlams. Bet organismam ir fantastiska lieta, kā viņš tev mēģina piespiest tomēr dabūt tās kalorijas iekšā. To sauc par izsaukumu. Tad, ja tu neesi ielicis to tur iekšā, tad organisms tev, kā lai saka, dzīs augšā izsaukumu, cels augšā izsaukumu. Un tad tas cilvēks, tas cilvēks, tad viņš ir pamodies no rīta, viņš nav paēdis, viņš sāk savu dienu. Viņš sāk savu dienu jau ar zemāku enerģiju, viņš nespēja performēt tā, kā mēs visi gribēja performēt visaugstākajā līmenī, viņš nespēja performēt visaugstākajā līmenī, vienkārši tikai tāpēc, ka viņam bišķīt trūkstās enerģijas, lai performētu šajā visaugstākajā līmenī. Viņa organisms cenšas viņu bremzēt visos iespējamos veidos. Plus vēl ceļ šo te izsalkumu. Šo te izsalkumu mēs tik labi nejūtam tajā brīdī, tāpēc, ka mums jau ir droši vien kaut kāds darba stress un tam līdzīgs, jā. Bet tas izsalkums vienkārši atliekās, viņš jau nepazūd, viņš atliekās. Un viņš atliekās kādu, labi, pusdienas mēs vēl nokontrolējam, tāpēc, ka viņām vienmēr ir noteikts apjoms un tam līdzīgi, nu, reti, kurš kafejnīcā apsēžās, nu, ir tāds, kā lai saka, all you can eat pusdienas, ja pārsvarā ir to porciju, viņa apēd un miers ej tālāk, ar to tev tā kā pietiek. Bet tas izsaukums visvairāk izlaužās bieži vien, nu, tad vakaros, tad, kad tu vienkārši apsēdiesies, ir miers, viss stress ir aizgājuši, bez mums var paņemt vīnu glāzi, alus pudeli, apsēst pret televizoru, un tev pēkšņi izlaužās šis izsaukums. Un tad tas izsaukums liek tev, it kā tu vēl paēd vakariņas. Vakariņas iespējams bieži vien paēd arī ar kaut kādu kontrolas sajūtu, ja, bet pēc tam vairs nevar apstāties. Tam visu vakaru gribās vazāties pa virtuvi, ar leduskapu, virināt leduskapu un tam līdzīgi. Tas vienkārši ir tas izsaukums, kurš radās dēļ tā, ka tu no rīta neieliki šo te ēdienu sev iekšā. Tad principā neielieku, tad zinot, šo te kā strādā cilvēka organisms, visgudrākais būtu tad laicīgi ielikt šo te enerģiju, justies daudz labāk un laicīgi ielikt enerģiju, tad paēst lielāks brokas, lielāks pusdienas, laicīgi visu to izdarīt. Un tad patiesībā arī tas vakars pienāktu gan ar lielāku enerģiju, jo viņš pienāk ar lielu nogurumu, jo viss tas nav pa dienu, tas deficīts izveidojas pa dienu diezgan liels. Viņš pienāktu gan ar lielāku enerģiju tas vakars, tad būtu laiks vairāk iziet ārā, paspēlēties ar bērniem, darīt jebko. Darīt varbūt vienkārši mājas darbus, apkop māju, kaut kas jādara katram pēc smagas garas darba dienas. Un galvenais, kā mazāk izsalkumu atnāk tas vakars. Tā varbūt ir pat visā šī stāstā varbūt pat vissvarīgākais lielai daļai cilvēku būtu, ka tas vakars atnāk ar mazāku izsalkumu. Un tas, ja tā kārtīgi paēd katru darba dienu, tās brīvdienas atnāk ar tādu mazāku sajūtu, ka, visas, es nezinu, kaut ko nopelnījis, vai, es palaidīšu vaļā visu, ko es varu palaist vaļā. Vai pat nenāk ar tā domu, vienkārši viss palaižās vaļā automātā, jo, tur aiziet. Brīvdienas ir citā ritmā, jā, cits ritms, un tas uzreiz saistās ar milzīgu ēšanu. Tā ēšana ir tikai tāpēc, ka pa visu nedēļu sakrājās šis te nogurums, izsalkums, un tas viss. Garš stāsts, viņu varētu veselu podcastu, es mēģināju ļoti vienkāršoti izstāstīt, kāpēc tad es esmu drīzāk, bet es esmu absolūti aizstāvs tam, ka mums vajadzētu sadarboties vairāk ar savu organismu, jo, ja mēs tā kā nesadarbojamies, tas organisms atriebjās vienmēr. Šī gadījumā caur izsalkumu. Un caur to, ka tu visu laiku esi kaut kādā, tu neesi īsti nekad savā optimumā.
Ja tu nepēdi no rīta, tev trūkst tās enerģijas. Tu neesi optimāls. Tu sagaidi vakarā milzīgu nogurumu, un tajā brīdī tu uzņem to enerģiju, bet tad jau ir pa vēlu, viņa vairs nav vajadzīga. Tu jau ieslam gulēt, tu pārēdies tam līdzi, vai noraujies varbūt retāk ne katru vakaru, trešdienas vakaros un piekdienas vakaros. Un tu uzņem tad to enerģiju, bet viņa tev nav vajadzīga tajā brīdī vairs. Tu jau nokavē visu to, kad tu varēji būt riktīgi foršs, maksimāli performējošs, optimāls cilvēks. Ar labāku garastāvokli viennozīmīgi. Paēdis cilvēks vienmēr būs labākā garastāvokļa. Ko mēs varam teikt par sadarbošanos ar savu organismu tiem, kas piekopj šo tā saucamo intervālo badošanos, kas tagad atkal ļoti modē? Jā, tās laika neiziet no modes. Es biju domājis, ka viņi pazudīs. Tā kā keto diēta bišķi izgāja no modes, vismaz pasaulē, Latvijā un vēl joprojām turpinās. Es strādāju Lietuvas tirgo, tur keto diēta ir šausmīgi populāra. Es īsti vēl nesaprotu, kāpēc tur ir. Tur vienkārši gan kāds klients ir izmēģinājis. Katra klienta gandrīz ir izmēģinājusi ir keto diētu. Džeki visi gandrīz, sievietes gandrīz arī visi. Bet ko mēs runājam par fastingu? Atkal paņemam pētījumus. Fastinga tā ideja, kas radās, ka tas bonusi tie fastinga, viņi nav īsti bet nav ar cilvēku pētījumiem. Atrast tādu pētījumu. Viņi būs vēl, viņi taisa tos pētījumus, bet viņi jau jāpierāda, tā sakot, ar cilvēkiem. Teiksim, īpaši tas autofāgijas bonus, tas īpaši jāpierāda cilvēkiem, jo mēs zinām ļoti labi, ka autofāgija kolosāli ietekmē miegs un sports, un ar to vajadzētu īstenībā visiem cilvēkiem pietikt. Jo, ja īstenībā tev nav pietiekami daudz miegs un sports, tad tu mēģināt šito glābt ar fastingu, drīzāk būs super neefektīvi. Tagad mazais tulkotājs autofāgija, paskaidrojam. Tas ir tāds lieta, pa kuru baigi nevajadzētu cilvēkam uztraukties. Man liekas, ka tas ir vienkārši pacelts atkal augšā no kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem, kam ļoti interesē to pacelt augšā. Tas ir tā ideja, ka organisms, kā lai saka, pašatīrās, tā varētu teikt, no vecajiem proteīniem, no vecajiem olbaltumvielām, kas organisms noārdās, un viņš pats ļoti labi attīrās ar to. Bet tas process ir, cilvēks to dara jau, viņš jau dara. Un to ļoti labi, kā es teicu, to ļoti labi izdara sports un miegs, kas ir absolūti super svarīgi. Un es pieļauju, ka sports un miegs, tāds pieļāvums ir, tāpēc, ka to autofāgi ir ļoti grūti izmērīt. Viņi ļoti grūti izmērīt. Un viņi man liekas, ka nav īsti pat izmērīti kaut kādos kārtīgos pētījumos. Tad sports un miegs, visticamāk, to dara krietni vairāk nekā kaut kāda badošanās. Tāda īstermiņa badošanās vai kaut kas tāds. Bet par šo te badošanos, tad tie pētījumi, kas ir ar cilvēkiem, tad paņemam cilvēku. Dodam viņam vienkārši ēdienu, un otrs cilvēks, piemēram, tur, protams, ka ir daudz cilvēku tais pētījumos, bet daļai cilvēku dodam vienkārši ēdienu, daļai cilvēku ir šī te badošanās. Gala rezultāts vienmēr ir vienāds. Tas nozīmē, ka bet pie norunas, ka kalorijas ir vienādas. Respektīvi, tās kalorijas ir vienādas, tad gala rezultāts vienmēr ir vienāds. Tas nozīmē, ka nekāds papildus pievienotājs bonus šim te fastingam nav. Daudz cilvēku to atrod, kā lai saka, pieņem kā ērtu veidu, kā ierobežot savas kalorijas. Nevis kaut ko diētot, bet kā ierobežot savas kalorijas. Bet jākal ir mīnus. Mīnus pirmais noteikti būtu tāds jautājums, cik ilgi viņam tas strādās, un vai tas viņam nenostrādās par sliktu. Respektīvi, viņš ir tikai tas vienīgais veids, kā viņš ierobežo kalorijas. Tas nozīmē, ka viņš atradīs arī veidu, kā tajās, kad viņš badojās, piemēram, ēd 8 stundas dienā un 16 nēd. Viņš atradīs ar laiku veidu, kā tajās 8 stundās apēst pietiekami kalorijas. Viņam atkal tas loks būs jāsamazina, piemēram, līdz 6 stundām. Tas, diemžēl, ir virziens, kuram ir, kā lai saka, cik tālu tu iesi, cik tālu tu iesi. Es gan saprotu, tur gan ir tajā, kā lai saka, community angļu valodā, reliģijā, vienalga, tiem cilvēkiem gan tas skaitās pat labi, jo tu ilgāk spēj izturēt, jo tu tā kā esi krūtāks. Bet, jāsaprot, ka tas cilvēks vienkārši, viņš māna sevi. Viņš samazina to logu, kad viņš ar ēst tikai tāpēc, ka viņam nav cita iespēja, kā kontrolēt to kaloriju, to daudzumu. Tas ir viens, kas man tur, teiksim, tas ir viena lieta, teiksim, tajā fastingā, kas man par kuru vajadzētu bišķīt aizdomāties. Tā kā bišķīt aizdomāties.
Vēl viena lieta, noteikti, ko aizdomāties, ir tas, ka tad šie pētījumi, ja, tā kā šie pētījumi neuzrāda nekādu atšķirību. Tāpēc neuzrāda arī nekādu atšķirību, vai cilvēks ēd augstu ogļhidrātu diētu vai zemu ogļhidrātu diētu, vai viņš ar fastingu. Ja kalorijas visur ir vienādas, un tur gan parasti arī proteīns ir vienāds, jo proteīnu neviens neeksperimentē, tad proteīnu vienmēr dod vienādā apjomā olbaltumvielas, tad vienmēr tie rezultāti ir faktiski vienādi. Ko tas nozīmē, ka joprojām tās kalorijas tomēr ir tās svarīgākās, vienalga kādā veidā ierobežo šīs kalorijas. Bet par fastingu atgriežoties. Otra lieta, kas man nepatīk, ja, cilvēkam nevajadzētu ilgstoši vispār, ja vien viņam nav milzīgs liekais svars, ilgstoši dzīvot deficītos. Viņam nevajadzētu ilgstoši dzīvot deficītā. Tas nav nekas, kur baigi ērti justies. Tas nav optimālais, kā cilvēka organisms strādā, ka viņš dzīvo kaut kādā deficītā visu laiku. Ja. Fastings, ja viņš ieliek deficītā to cilvēku, tad tas varētu būt arī. Tad samazināsies tev noteikti vilmaņa, lai gan soli pretējo. Tev samazināsies noteikti vilmaņa, ja tu esi laika deficītā. Ja? Un attiecīgi, visticamāk, arī augstas izsalkums. Un tad jautājums, cik ilgi tu un kādā veidā tu ar to cīnīsies un kad tas beigsies. Jo tas visticamāk tādā gadījumā būs arī īstermiņa variants. Bet par to īstermiņu un ilgtermiņu jāsaka atkal tā, ka daudzi saka ļoti bieži tādās diētēs, ka viņiem viss strādā un tam līdzīgi gribas teikt, ja tev kaut kas strādā, tam tev jābūt ir bezmazliet tā kā dzīvesveidam tiešām uz atlikušo mūžu. Tas, ka kaut kas strādā 1-2 mēneši, vēl vajadzētu klusēt par to. Ja 1-2 mēneši vispār neko neparāda, nekad, nekur, nekādā veidā. Ja to 1, 2, 3, 6 mēneši to sauc visbiežāk par diētu šo medus mēnešu periodu. Tāpēc, ka tas cilvēks pats, mēnešu periods, viņš pirmkārt kaut ko mainīs, viņam tas ir kaut kādā veidā ierobežos kalorijas, un tāpēc viņam kaut kas mainās. Respektīvi, mainās viss tikai tāpēc, ka viņš ir ierobežojis tās kalorijas kaut kādā veidā. Bet par fastingu vēl gribās piebilst, vīriešiem noteikti fastings varētu būt, ja arī viņam nav nekādi bonusi, vīrietim arī nebūs nekādi beigie mīnusi. Ja viņš nebūs baigajā deficītā un nesāksies ar to kaut kādas problēmas izteikt pašam. Bet sievietēm atkal tur ir interesantāk. Sievietēm tomēr hormoni strādā pilnīgi citādāk. Sievietēm hormonāli patīk organismam tomēr būt saucamajā, tulkojot no angļu valodas, tādā pēdušā stāvoklī hormoniem būt. Ja. Tas nozīmē, ka sievietes organismam labāk patīk regulāra ēšana. Viņi daudz labāk tie hormoni reaģē uz šo regulāro ēšanu. Jo pavisam īsi ar ko tas ir saistīts, neejot hormonu tajā regulācijā un tajā lietā, pavisam īsi tas ir saistīts ar to, ka sievietes organisms, kā sievietēm ir veselais sieviete, arī sievietes veselības rādītājs ir viņas cikls. Veselais sievietē ir cikls. Tad sievietes organisms ar šo te ciklu īstenībā dzīvo uz to, lai sieviete ir gatava ieņemt bērnu. Ieņemt un iznēsāt bērnu. Un mēdz būt, ka cikls pazūd. Un cikls pazūd parasti tad, kad ir kaut kas ļoti slikts apkārt. Kaut kas ļoti slikts, kaut kas ļoti bīstams, tad cikls pazūd īstenībā tāpēc, lai sieviete tad, kad ir šie te briesmas, bīstamība, kaut kas tāds, lai viņa neieņemtu, nedod Dievs bērnu tajā brīdī, jo tas organisms jūt, ka nav labi apkārt, kaut kas apkārt nav labi, un viņi nespēs iznēsāt to bērnu, tas būs bīstam vai nu bērnam vai abiem diviem. Un viena no lielākajām šādām lietām, uz ko reaģē tieši ir šī kaloriju uzņemšana, enerģijas uzņemšana, ja, jo nav absolūti nekāds noslēpums, ka tās sievietes, kuras ir bodybuilders vai tās, kas piedalās tajās figūras sacensībās, kā viņas sauc, bikini sacensībās, ja. Bodybuilding, jā. Bodybuildings, un tad ir tas vieglākais ir tas bikini, vai kā viņš tur saucās. Nav nekāds noslēpums, ka praktiski visām tām sievietēm tieši uz tā brīdī, kad viņas ir uz skatuves, viņām nav mēnešreiz, viņām pazuduši mēnešreizes ir uz to brīdi. Tikai tāpēc, ka viņas mēnešiem ir badojušās uz ļoti zemām kalorijām un izdzinuši savu organismu. Arī stresa ietekmē, protams, tas viss var notikt. Un tad šis te fastings, ja sieviete paņem šo te fastingu regulāro, arī signalizē organismam, arī caur hormonāli nosignalizē organismam, ka kaut kas nav kārtībā. Es neesmu labos apstākļos, lai iznēsātu bērnu.
Tāpēc arī īstenībā ir jau tā, ka ārsti jau tagad, taču, bet nezinot nekādu, un jau sen īstenībā, nezinot nekādas fastingas un tam līdzīgas lietas, ir sievietes, kuras nevar ieņemt bērnus, viņi pasaka, ēd vairāk, draudzene, lūdzu. Tā ir, ārsts tā iesaka, īpaši tām, kuras tiešām badojās, kuram varbūt ir zemsvars, ja, viņām pasaka, ēd vairāk vienkārši. Sāc ēst vairāk, tev varbūt bišķi vairāk tauki jāuzēt, tev varbūt bišķi vairāk tas jāuzēt. Vienkārši bišķi pieņemies svarā, un tad varbūt arī ieņemsi šo te bērnu. Ja. Tā arī ir šī te nianse, kur var izplest vispār uz visām diētām. Ja mēs tagad runājam tieši par fastingu, bet tas attiecās tieši uz visām diētām, uz visa veida kaloriju ierobežošanas, tad pirmais, kas sievietei, kas teica, vīrieši daudz labāk to reaģē. Viņiem nav tik traki. Bet sievietei tad pirmais, kas reaģēs, būs tieši hormonāli un tieši šis te aspekts. Ja? Tad kaut kas ar ciklu, kaut kas ar spēju ieņemt bērnus un kaut kas tur noreaģēs. Ja? Tāpēc sievietei spēlēties ar ilgām, agresīvām diētām nevajadzētu. Ar fastingu es teiktu arī, ka baigi nevajadzētu. Zinot šo te, kas tas ir, to jau zināju pirms vispār fastings bija populārs. Tagad nāk fastings populārs un šo tā, ka grib aizmirst šito lietu, ja tā kā izdzēst no šīs tā atmiņas. Bet mums jau jāstāsta ir, problēma jau ļoti bieži tāda, ka es neesmu arī tas visgudrākais cilvēks, vienkārši klausos vēl gudrākos cilvēkos, ja, ka uz uzturu ļoti bieži skatās kā uz atsevišķiem, uz uzturu, uz veselību un uz šādiem visādiem ieteikumiem, šiem mitiem skatās kā uz punktiem. Bet ir jau jāstāsta uz to kopējo visu. Ja? Tāpēc, ka jebkas ietekmē jebko. Organisms strādā kā viens vesels. Piemēram, tā fastinga gadījumā mēs varam runāt visu kaut ko riņķi un apkārt, bet mēs nevaram izdzēst to, ka pagātnē, kad mēs jau sen zinām, ka sievietes organisms reaģē uz visādām diētām, ierobežojumiem tieši šādi, ja, hormonālā veidā. Tāpēc, lai ko, bet sievietēm man ieteikt nekādā gadījumā, ja grib eksperimentēt, eksperimentējam, bet tad mēģinam baigi sekot līdzi savam organismam, kaut kādām analīzēm un tam līdzīgām lietām. Pašsajūtai viennozīmīgi sekojam līdzi, nesakojam akli, vienkārši tikai tāpēc, ka kaut kāds kārtējs influenceris kaut ko ir izspļāvs ārā. Vai dakteris ārzemju iekavās, protams, pēdiņās niekavās. Runājot par šiem uzturvielu ierobežojumiem, tu jau minēji, ka ar proteīniem, un šeit mēs proteīnus lietojam kā sinonīmus olbaltumvielām, lai visiem ir skaidrs, jo ir cilvēki, kas domā, ka proteīni tie ir tikai pulveri. Jā, protams. Bet mēs runājam par olbaltumvielām, tu teici, ar tiem tā kā eksperimentē mazāk, jo, man liekas, tagad jau arvien vairāk cilvēkiem ir skaidrs, cik ļoti svarīga ir šī uzturviela. Pastāsti, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc proteīns ir vajadzīgs absolūti visiem, neatkarīgi no tā, vai tu trenējies, jauns, vecs, varbūt pat jo vecāks, jo vairāk vajadzīgs. Jo vecāks, jo vairāk vajadzīgs, jā. Lai gan liekas, ka visi jau it kā to zina, to vēl nezinu to cilvēku, ko vajadzētu ēst tos olbaltumvielas vairāk, jā, jo cilvēki knapi sasniedz to minimumu. Arī tas pats rādītājs, tas, ko visi piemin un daudziem patīk to rādītāju celt gaismā, to 0,8 gramu uz kilogramu. Jāsaprot, tas rādītājs ir priekš attīstības valstīm kā minimums, lai cilvēks būtu kaut cik vesels, bet tās nav optimums. Tās nav absolūtais optimums. Un mums ir jāiet krietni vairāk tās olbaltumvielas. Es domāju, kur gala sākt, ko man teikt par viņām tieši to vērtīgāko, lai tā kā īsā sarunā. Bet pirmkārt jāsaprot to, ka olbaltumvielas organismā piedalās pilnīgi visās darbībās. Pilnīgi visās nav tādas darbības, kur olbaltumvielas nepiedalītos. Es nosaušu galvenās, teiksim, kas cilvēkiem neaizdomājās un nezina vienkārši viņas. Jā. Piemēram, imunitāte. Imunitāte ir olbaltumvielas. Ja cilvēks ēdīs maz vai par maz olbaltumvielas, cietīs imunitāti. Un tur, ja viņš ēdīs par maz olbaltumvielas, tur nekādas viņam ne vitamīni, ne tēņas, nekas vispār, ne tur kāpšana kaut kādos āliņģos. Nekas viņam nepalīdzēs, kamēr viņš neapēdīs adekvāti daudzumu olbaltumvielas. Izskats otrais. Viennozīmīgi interesē cilvēkiem visiem izskats, āda, mati. Īpaši tiem, kuriem ir problēmas. Vai varbūt viņi pat nezina. Ir cilvēki, piemēram, kas dzīvo, man visu dzīvi ir slikti plāni, māc sievietes noteikti to teikt vairāk. Jā. Es teiktu, vai tu esi pamēģinājusi ēst adekvāti daudzumu olbaltumvielas un pagaidīt kādu gadu, divus, lai organisms atkopjās?
varbūt tev kaut kas ir sāks mainīties. Un mainās, un kā vēl mainās, šausmīgi mainās šis viss. To gan man ir teikuši ļoti daudz klientus, kas sāk šeit vairāk obaltumvielas, ka matus redz vislabāk. Jā. Nu, ādu arī redz labi, bet matus redz, jā, ka viņi sākuši ātrāk kaut foršāk, viņi ir biezāki, bet viņi biezāki tikai tāpēc, ka viņi nenolūst. Es tā domāju, es neesmu matu speciālists vispār necik, vienkārši viņi nelūst, jā, viņi nelūst tik daudz, viņi daudz stiprāk, daudz labāk aug. Viņi beigās ir vairāk vienkārši tie mati, jā. Nav tā, ka tur palielināsies matu saknīšu skaits uz galvas. Tas nepalielinās, vienkārši viņi izaugs visi tie mati. Es domāju, ka tur tas veidojās. Ja? Tas būtu. Nākamais obaltumvielām super svarīgais ir tas, ka daļa cilvēku zina, daļa nezina. Muskuļu masa samazinās. Principā viņi sāk samazināties, tikko mēs esam pārsnieguši beidzot pubertāte, tikko mēs esam pieauguši, principā tajā brīdī sāk samazināties muskuļu masa. Un to runā jau ļoti daudz pasaulē, un arī Latvijā ļoti daudz runā jau, ka pēc 40 gadiem ir ļoti liels šīs problēmas. Sauc viņu par sarkopēniju, ja, tad muskuļu masas samazināšanās. Līdz ar muskuļu masas samazināšanos nāk kaudzēm citu problēmu. Tā ir, bet pavisam vienkārši to var nosaukt kā par pātrinātu novecošanos. Ne tikai tas, ka dēļ tā, ka mēs neuzņemam pietiekami daudz obaltumvielas, mums ātrāk paliks sliktāki mati, ādas čeravēlēsies, ātrāk, viennozīmīgi, bet muskuļu masa ir arī tā, kas mums nodrošina labāku vielmaiņu. Un muskuļu masa ir, kas ir superkritiski svarīgi. Muskuļu masa ir tā, kas cilvēku nes uz priekšu. Cilvēkam jāsaprot to, kas mums spēj nest uz priekšu, un spēj nest uz priekšu arī 60, 70 un 80 gadu vecumā. Un neļaus mums, kā piemēram, kas ir populāra lieta, negatīvi populāra lieta, ja neļaus mums, piemēram, 75 un 80 gados nokrist, salauzt gūžu un palikt atlikušo mūžu uz gultas. Tā būs muskuļu masa, kas mums neļaus to izdarīt. Un jāsaprot to, ka šī te obaltumvielu veidošanās organismā ar laiku arī palēninās. Un vienīgais veids, kā viņu pātrināt, tāds ar ēšanu saistītais, lai, teiksim, vismaz muskuļu pieaugumu pēc 40 panākt būs diezgan grūti. Es gribēju teikt, parastam cilvēkiem viņš netaisa spēku treniņš, viņš nelaieta varbūt vēl tur papildus kaut kādas hormonus, testosteronu, teiksim, jau kaut ko aizliegt to kā sauc. Bet cilvēkam svarīgākais būtu fokusēties to, lai viņš saglabātu to muskuļu masu. Tātad to dara. Un tad šī vecumā, kā es teicu, tad to muskuļu masu saglabāt ir krietni grūtāk, pat ar normālu obaltumvielu daudzumu, bet to labi stimulē, šo te muskuļu masu saglabāšanu, labi stimulē pastiprināts obaltumvielu daudzums. Tas ir parādīts jau pētījumos, ka pastiprināts obaltumvielu daudzums jau labāk stimulē šo te muskuļu masu. Ja tur pieslēdz klāt spēku treniņus, kas, paldies Dievam, kļūst aizvien populārāki, un absolūti ir jau skaidrs no pētījumiem, ka no spēku treniņiem iegūst visi gan 60, 70, gan 80, gan 100 gadīgi, un iegūst ļoti pozitīvā veidā tieši ar to, ka atjaunojās skeleta stiprība un muskuļu saišu, visas stiprības, un vēl tam papildus klāt obaltumvielu super perfekti. Mēs varam attālināt un galvenais uzlabot kvalitāti savās vecumdienās varam, jā. Tad tas būtu tāds baigi svarīgās lietas. Tur ir kaut kādas nianses, piemēram, tas, ka sievietēm noteikti, piemēram, grūtniecībā un menopauzē vajadzētu vairāk obaltumvielas pat īstenībā nekā vīriešiem, jāsaka. Sievietēm vispār tas organisms ir tā uzbūvēts, ka viņam viņam vajadzētu vismaz tikpat, cik vīriešiem obaltumvielas. Ja ne pat vairāk. Bet, piemēram, grūtniecībā un menopauzē vajadzētu pat vairāk. Menopauzē, piemēram, obaltumvielas palīdz tikt galā ar negatīviem menopauzes simptomiem, īpaši tos, kurus izraisa, teiksim, tas pats progesterons, restīvi hormoni izraisa, tad palīdz tikt galā ar šiem simptomiem labāk. Ne visos gadījumos, ne visām vienādi, atkāpes, bet palīdzētu tikt galā. Tā kā obaltumvielām, tad principā ir šīs te visas tādas nozīmes, bet obaltumvielām viena cita fantastiska nozīme ir. Es vairākas reizes pieminēju izsalkumu. Un izsalkumā, protams, ir sabiedrotais sācs. Vai pretējais, tā varētu teikt drīzāk. Es viņu sauktu kā sabiedrotā, tāpēc, ka viņi darbojās viens ar otru kopā. Un lai mums nebūtu šis izsalkums pārāk bieži, un starp citu, tas ir arī vienīgais veids, kā efektīvi cīnīties pret pārēšanos, pret pārēšanās, emocionālā ēšana, cukuratkarība, to es visu vienkārši saucu par izsalkumu, tāpēc, ka tāds arī tas ir izsalkums. Lai mēs efektīvi pret to visu cīnītos, mums ir jāizdomā, kā
tad šo izsalkumu nekacināt. Kāpēc tik labi strādā šīs mūsdienu tās jaunās zāles, gan Ozempiks, jeb tas semaglutīts, jā, un tūlīt jau būs tuvāko gadu laikā kaut kas mierīgāks par Ozempiku. Noteikti būs arī špricējums, apēdamas zāles. Viņas visas strādās ļoti labi. Viņas nomāca izsalkumu sajūtu, un cilvēks reiz jūtas daudz mierīgāks un daudz mazāk apēd. Tikai tā viņas strādā un viss. Bet tad mums ir jādomā, kā mēs varētu bez zālēm to izdarīt? Kā mēs varam to izsalkumu sajūtu nomākt bez zālēm? Mēs viņu apmānīt nevaram. Tas ēšana kaut kādu tur cilvēki mēģinājuši pat vates ēst. Jā. Ir bijis tāds arī laiki, kad cilvēki mēģina vates ēst, lai būtu tikai kuņģī kaut kas ielikts un bez kalorijām. Jā. Un tas ir kaut kāds, kaut kur es nezinu. Kaut ko tāds vēl nebija dzirdējis. Es kaut kad esmu to dzirdējis, tas absolūtās muļķības, jā, tādas, jā, kad cilvēki vai vatēdē kaut ko tādu. Cilvēki jau zina to, ka kuņģī ir kaut kas jāieliek, lai apmānītu tagad kuņģi. Mēģina ūdeni dzert. Ūdens ir absolūti neefektīvs. Viņš uzreiz iet ārā un pat tikai pastiprinīs. Ja? Citi mēģina, citi jau zina, daudz dārzeņu jāēd, ja? Tad viņi arī kaut uz brīdi aizsit to kuņģi, ja? Un tam līdzīgi. Un tā kā apmāna to izsalkumu uz brīdi ar maz kalorijām. Bet mums ir jāizdomā šis te veids. Un šis te ir tas, kā noturēt savu svaru, kā noturēt enerģijas svaru un arī kā notievēt, ir tieši izdomāt to veidu, kā nečakarēt, tā sakot, savu izsalkumu pārāk daudz. Tas nozīmē, kā mums ir jāiemācās paēst līdz sātam. Jo tieši vakar vai aizvakar, kad es tur runāju ar vienu sievieti, un viņa tieši teica, jā, ir jau tas pieņēmums, man tieši tajā brīdī pielec, lai gan es to zinu 100 gadus, reiz vajag to, lai pielec. Viņa teica, ka sievietēm ir, es ar to zinu, jā, ir tas ieteikums tā kā nepaēst līdz sātam, jā. Bet nepaēst līdz sātam nozīmē arī palikt bišķi izsalkušam. Ko tas nozīmē? Tu tad ir jādzer tie vārdi arī. Tu paliec izsalcis. Un izsalkums vienmēr uzvarēs. Viņš agrāk vai vēlāk izaugs un liks tev kaut ko apēst, pat ja tu it kā negribēsi to pieskaitīt un tam līdzīgi. Bet tad mums ar ēšanu ir jāpanāk tas, lai mēs dabēdam līdz sātam, bet ar normālām kalorijām. Tas ir baigi svarīgi. Un divas lietas, kas šo te vislabāk ļauj nodrošināt, ir adekvāts daudzums olbaltumvielu. Uzreiz pasaku, tas ir apmēram 1/3 daļa no jūsu apēstā uz aci. Nevis svarot, nevis skaitot, apmēram 1/3 daļa uz aci apēstā. Un otrs ir šķiedrvielas. Šķiedrvielas ir tās divas lietas, un šķiedrvielas ne jau tagad, cilvēks reiz, tas man ir bijis, tad var nopirkt šķiedrvielu pulveri. Ne jau pulveri. Šķiedrvielas, tad tie ir dārzeņi, tie ir graudaugi, tie ir augļi. Pārsvarā tie būtu dārzeņi un augļi, kā masveids lielākā daļa. Ja? Tam būtu, principā, dārziem un augļiem būtu jāizņem lielākā daļa uztur noteikti. Ja olbaltumvielas ir kaut kā 1/3 daļa, tad tiem ir vairāk nekā 1/3 noteikti uz aci atkal. Bet ar dārziņiem jāsaka, viena nianse man uzreiz jāpiebilst, ir, ko es baigi mācu, un tas ir super grūti iemācīt. Dārziņi ir jāatgaršīgi. Tas ir baigais tāds. Jā. Es pat esmu vainīgs pie tā, ka es teicu, ka dārzeņi ir negaršīgi, bet es tiešām tā pateicu, bet tas bija kļūdaini. Tas ir tiešām kļūdaini, jo pašām garšo tie dārziņi un tam līdzīgi. Bet es gribu labot to uz to, ka es saku, ka dārziņi cilvēki ēd nepietiekami garšīgi. Es tev ēdu pārāk sausu, viņus ēdu tikai ar eļļu, bez nekādām piedevām. Dārziņi ir jāizdomā, kā ēst garšīgi, un ir miljonus veidu, kā izdomāt ar visādām piedevām, vai garšīgākiem salātiem, vai krējumiem, kaut vai majonēzēm. Vienkārši padarīt viņus garšīgākus un ēst tiešām daudz, tikai tāpēc, ka viņi ēst daudz, nevis tāpēc, ka vajag ēst daudz, bet ēst daudz, tāpēc, ka viņi padarīti garšīgi. Jā, tu pieminēji tos šķiedrvielu pulverus, noteikti to pašu. Mums ir jāuztver arī par proteīnu, ka uzņemam no pilnvērtīga uztura. Nevis uzķeramies uz šiem bieži vien maldinošajiem marķējumiem par augstu proteīna saturu. Ja mēs paskatāmies, šeit runājam par uzkodām, paskatāmies uz tiem batoniņiem, tur ir vairāk visa kā cita, nevis olbaltumvielu bieži vien. Tātad, ja mēs varam paturpināt to pašu sajūtu par to sātu, sātu veido 3 komponentes. Viena komponente ir apjoms, tad tas ir tas pirmais. Tāpēc mums nederēs pulveri. Mēs varētu īstenībā visas dienas vajadzīgās šķiedrvielas, olbaltumvielas un oglehidrāts, un arī tādas attiecīgi kopējās kalorijas ietilpināt noteikti kaut kādas 2 glāzēs varētu pulveri ietilpināt. No oglehidrātiem tas būtu kaut kāds cukurs vai kaut kas līdzīgs, no olbaltumvielām tas būtu olbaltumvielu pulveris, cik mums tur vajadzētu 100 gramus, nav baigi daudz, un tad attiecīgi vēl kaut kāds tauks pieliet eļļu klāt. Mēs varam ietilpināt to riktīgi mazā apjomā.
ar mūsdienu ēdienu inženierijas palīdzību mēs pat to varētu uztaisīt garšīgu. Kaut kāds neliels 2 placenīši, kas ir pat garšīgi. Jā. Mēs varētu viņus apēst un būt laimīgi, ka mēs esam apēduši to visu. Bet mums nebūs apjoms. Kuņģim ir, lai gan kuņģis visiem cilvēkiem ir vienāds, jā, viņš tur vienkārši bišķi mainās tā stiepšanās, tas stiepšanās koeficients tā viņa varētu saukt. Jā. Bet kuņģis cilvēkam ir tāda diezgan riebīga lieta, ka viņš ir pret cilvēku izmēriem diezgan liels. Viņš diezgan bieži jāpiepilda. Ja tu nepiepildīsi, diemžēl viņš signalizēs par to ar izsaukumu, ka viņš grib kaut ko tur iekšā. Tad mums ir jābūt ēdiena apjomam. Un tad, ja mēs aizstājam kaut kādu daļu ēdienu ar pulveri, mēs attiecīgi neapēdam to, kas varēja būt kā īstais ēdiens. Ja? Man vienmēr ir jautājums ar šiem cilvēkiem, kas grib to pulveri ēst vai kaut ko tam līdzīgu. Saka, ok, labi, ēd to pulveri, bet tev tas apjoms jānodrošina. Ko tu ieliksi iekšā tajā brīdī, kad tev gribēsies to apjomu nodrošināt? Tad, ja tu neapēdi dārziņus, ja tu neapēdi tās olbaltumvielas, ko tu apēdi? Un cik tajā būs kalorijas? Te ir jāpiemina to, ka olbaltumvielas un šīs šķiedrvielas visbiežāk satur vismazāk kalorijas un nodrošina visilgāko sātu. Tas ir tas, ko īstenībā mēs baigi gribam. Mēs baigi gribam panākt šo sajūtu. Ja? Un tad mēs pieliekam klāt, protams, ogļhidrātus un taukus, lai tas viss ir garšīgi. Un tad beigās tas arī balansējās kalorijās. Jo, ja ēdīs tikai ko ļoti daudz, bet tad es varu ēst tikai olbaltumvielas liesas un tikai dārzeņus. Jā, tas nebūs pietiekami garšīgi un tur būs par maz kalorijas atkal, ko mēs runājam, ka to nevajag. Ja? Bet atgriežoties pie šiem te. Jā, bet pie tā, kas tad sastāda to sātu vislabāko, jā, pirmais ir apjoms. Un apjoms signalizē uzreiz. Ja nedabūja apjomu, tad kuņģis vienkārši rāda, ka viņš nav pilns un tā nebūs īsti apmierinājuma sajūta. Otrs ir kalorijas. Kalorijas signalizē vēlāk. Mēs varam apmānīt savu kuņģi, kā es teicu, ar šo te. Mēs varam piebāzt vienkārši apēst visas filēs, sausu vārītu, negaršīgu kaut kā iestumt un iekšā kopā ar zaļiem, piemēram, sagriezt tomātiņus un gurķus un bez nekā apēst. Varam, kuņģis būs pilns, uz brīdi mums būs viss labi, bet organisms diezgan ātri signalizēs, ka viņš nav apmierināts. Un šo baigi grūti izprast, kas tad īsti ir. Tad ir tas variants, ka it kā ēdiens ir, kur it kā negribās, it kā gribās kaut kāds saldumiņš, man ir cukuratkarība, man ir emocionāla ēšana un viss kaut kas tam līdzīgs. Īstenībā šo te ļoti bieži, tas nevis ļoti bieži, bet tas ir tas, kur organisms signalizē, ka viņam nebija pietiekami kalorijas. Tas vienkārši vēl viens veids, kā izaicināt savu izsalkumu. Un es visu laiku domāju, ka ir īstenībā tikai 2 šitie tēmi. Šitie 2 ir tie svarīgie faktori. Līdz kā strādāt tiem cilvēkiem, strādā, tu saproti beigās, ka ir 3. faktors tam visam vēl, kuram ir milzīga nozīme. Un 3. faktors ir garša. Tam visam vēl ir jābūt garšīgam. Un zini, kā garšīgam? Un te ir vairāk sievietēm jāvēršās, pie sievietēm jāvēršās. Sievietes kaut kādā veidā sevi ir iemācījuši ēst. Es negribu teikt negaršīgi. Tas nav negaršīgi. Negaršīgi ir kaut kas, kas tiešām ir pārāk rūgts, pārāk sāļš vai pārāk kaut kāds tāds. Tas ir negaršīgs. Bet es teiktu, tad pareizāk nepietiekami garšīgi. Restīvi, es ēdu, ir ok, un es uzskatu, ka man tā ir jāēd. Es teiktu tā, ka ēdienam var tur vairākus veidus noteikti. Viens kaut kāds, teiksim, kāds standarts varētu būt, vai tavs bērns ēdīs to ēdienu. Ja nē, viņš nav pietiekami garšīgs. Un tas nenozīmē, ka viņam ir uzreiz jāizskatās pēc pizzas, jā. Vienkārši viņš nav pietiekami garšīgs, jā. Tad kaut kas tur trūkst tam ēdienam. Arī vīrs ir bieži vien. Tas ir sievietēm. Vīrs ir, piemēram, ir rādītājs. Un vēl viens labs rādītājs ir, vai šādu ēdienu tu izvēlētos ēst restorānā. Tev ir miljons izvēles, tu izvēlētos to ēst pie nosacījuma, protams, ka tev strādās smadzenes tādā veidā, ka tu drīkst viņu ēst, visu ēdienu, jā. Bet tiešām tu izvēlētos šādu ēdienu. Un tad gribētu redzēt to cilvēku parunāt, paskatīties viņam acīs, kurš tiešām teikt, ka viņš izvēlētos tādu ēdienu. Nē, mēs visi visticamāk, tad, kad mums ir iespēja, mēs, tad iespēja, un īpaši, ka mēs nebaidamies no kalorijām, apzināti vai neapzināti, nebaidamies no kalorijām, lai kā svara, mēs izvēlēsimies garšīgu ēdienu. Un te ir tā māka, tai sabalansētā ēšanā, tā māka tad atrast to apjomu, atrast tās kalorijas un atrast to garšu. Un garša ir tas, uz ko es pēdējā laikā tiešām daudz fokusējos, daudz runāju, mēģinu runāt un runāšu vairāk, tāpēc, ka es sapratu, ka tas ir tas, kas tiek izlaists ļoti bieži, kas ir ļoti psiholoģiska lieta cilvēkam, jā? Jo, ja cilvēks nedabūna pietiekami daudz šīs te garšas, tās garšas, ko viņš grib, vai vismaz pietiekami garšīgas, agrāk vai vēlāk tas viņam novedīs tomēr pie tā, ka viņam pašam apniks tas, ko viņš dara, un viņš sāks meklēt kaut kādus apkārtceļus atkal, jā? Restī mums ir jāpadara, tātad viss tā veselīgā ēšana, viss tas jāpadara ir tik garšīgs,
cik garšīgi vien mēs to varam padarīt, saglabājot normālas kalorijas. Un tas ir reāli iespējams. Tas ir diezgan vienkārši īstenībā. Ja? Tas nav tāds super sarežģīta lieta. Tas nenozīmē nekad uzreiz paņemt, kā saka, majonēzi un uztaisīt restīti pāri. Tas nekad nenozīmē to. Tas nozīmē paņemt nedaudz majonēzi, varbūt vēl šo to klāt un padarīt visu to ēdienu tiešām baudāmu, garšīgu, tā ka pašam prieks, ko viņš ēd. Jā, mēs izrunājām daudzus mītus, noteikti vēl ir daudz ko runāt, bet tu ar šiem mītiem sastopies ikdienā, pats darbā ar cilvēkiem. Vai nav tā, ka pirmais solis ar šādu cilvēku, kurš ir iespaidojies varbūt par daudz, un varbūt trūkst arī kaut kādas kritiskās domāšanas vai izpratnes par zinātni, vai pirmais solis gadienā nav nevis sakārtot uzturu, bet sakārtot prātu? Un cik grūti vai viegli ir to izdarīt? To izdarīt ir ļoti grūti. Ļoti daudziem pat tas neizdodas. Es godīgi varu pateikt, ka ir daudz cilvēku, kam tiešām viņiem neizdodas, un tas iemesls pārsvarā ir viens. Tas cilvēks tik šausmīgi baidās no tās paēšanas līdz sātam, tik šausmīgi baidās. Viņam var likt jebkuru loģisku argumentu pretī. Viņš tā kā ar galvu saprot. Es viņam izskaidroju, mēs uzliekam kaut vai, es parasti nelieku nekādas kalorijas skaitīt, jo tas nav vajadzīgs. Un tam līdzīgi uzliekam visu, izrunājam, kāds notiksies organismā. Tam līdzīgi cilvēkam atliek tikai pamēģināt nenobīties no šī sāta sajūtas, un tur mēs bieži vien netiekam pāri šim te visam. Jā, un tad jāsaka, tas iespējams jau beidzās mans darbs, tur ir jāstrādā bišķīt vēl vairāk, jau jāiesaista, ir noteikti kaut kas jau no psiholoģijas lauciņa iekšā, jo, ja ir tik liels tās bailes, ja viņas ir nepamatotas, jā. Ja cilvēks domā, ka viņš paēdīs līdz sātam, viņam automātiski pieņemsies svarāk, kas ir absolūti nepatiesība. Tu vari paēst līdz sātam, un viss būtu normāli. Un tu vari paēst, protams, līdz sātam, tu vari paēst vienkārši kādu dienu pirktu picu, jā, kur ir viss pārlādēts ar taukiem un tam līdzīgi. Skaidrs, ka tev būs par daudz kaloriju. Neviens jau to nenoliedz, jā, tas jau loģika ir. Vai tieši nepaēst līdz sātam un riskēt iet otrā galējībā un pārēsties? Tad ir otra galējība. Tad tā pica būs tāpatām agrāk vai vēlāk. Un pica mums kā metafora tagad ir tikai, jā, bet agrāk vai vēlāk viņa būs, jā. Tad ļoti daudz tiešām nobīstās no šī te, jā. Tāpēc ļoti bieži tiem, kuriem ir smagākas tās problēmas, jā, ir tiešām jāstrādā ļoti daudz tieši ar to psiholoģisko lauciņu. Kā es to daru visbiežāk? Kā es to daru? Ko es varu ieteikt arī cilvēkiem? Ļoti daudz cilvēki, es runāšu atkal, jāsaka, ka ar šo te visvairāk cīnās, protams, sievietes, tāpēc, ka vīriešiem ir tas, es strādāju, protams, cilvēkiem pārsvarā, kuriem ir tas liekais svars, protams, ir daudz, bet viņi procentuāli salīdzinoši maz, kuri pie manis mācās, jā, iet kaut šo te pašu manu uzturu. Viņi iet tikai tāpat vien, lai uzlabotu kaut ko citu, kaut kādu enerģiju, kaut ko tādu. Tur tiem cilvēkiem, protams, bišķi vieglāk, viņiem nav tas svara, tas lielais bubulis nestāv, tas lielais Damokla zobens virs galvas nekarājās ar tas svars saucamais. Bet vīriešiem ir vienkāršāk, viņiem tas svars ir pienācis klāt, tāpēc, ka viņi vienkārši ēd par daudz un miers, jā, viņiem tur sakārtot uzturu, uztais garšīgi, parāda, kā ēst garšīgāk, foršāk, viņi vispār krietni vieglāk visu tik galā ir. Viņiem parāda tādu cilvēcīgāku pieeju tam visam, kā tu joprojām vari ēst visu, kas tev garšo, visus steikus, viss, bet bišķi sakārtojums to visu. Tāpēc es runāšu vairāk tieši par sievietēm. Un sievietes ļoti daudzas, kuras cīnās ar šo svaru, ir jāsaprot, ka viņas cīnās visu mūžu. Man ir anketa cilvēkiem, jā, ko es anketēju tos cilvēkus, ja pirms tā visa sākuma, un pārsvarā tie stāsti sākās jau 13-14 gadu vecumā. Un tagad ir, protams, 40. Jā. Tas nozīmē, ka tas stāsts ir bijis visu mūžu garumā. Sākās ne no kā, protams, te varētu vēl vienu tēmu celt augšā, bet es negribu, es pateikšu esam īsi. Sākās no vienas lietas. Tāpat kā sievietēm neviens nepaskaidro par menopauzi. Tā ir reāla tēma, ko sievietes nezina, ja vienkārši tā klusēs tā. Neviens neko nestāst. Viņam pienāk, ārsti kaut ko pasaka, un viņas tur dzīvo viens pašs. Un neviens neizstāsta visu. Tāpēc man ir vismaz YouTube liels video, garš video, kurš apkopoja visu, ko es esmu mācījies par menopauzi, mēģināju vienkārši valodā izstāstīt pusotrā stundā. Tas bija tas mans pirmais, mana podkāsts, liks viņu pēdiņās, pirmā epizode. Bet sievietē jaunā meitenē neviens īstenībā neko nestāsta par pubertātes iestāšanos. Neviens nepasaka jaunām meitenēm, ka ir pilnīgi normāli, ka tagad tev bišķi pieņemsies svarā. Ir pilnīgi normāli, ka tev gurni kļūst platāki. Kad tu mainīsies vispār, tu kļūst no... Tad, kad meitenes ar zēniem līdz tam vecumam ir diezgan līdzīgi,
pēc uzbūves, tu kļūsti par sievieti, un sievieti no vīrieša atšķirās pamatīgi. Vīrietim tomēr ir mazāki gurni, platāki pleci. Sievieti, mēs mainamies, un to meitenei neviens nepastāst. Un ļoti daudz meitenes šī brīdī bez šī atbalsta salasās visādas influenceru, žurnālus, visu kaut ko tam līdzīgu, un, diemžēl, nobīstās no šīm pārmaiņām, kas ir dabisks, kas sakārtosies. Jā, tajā brīdī, tajos 12, 13, 11, 12, 13, vienalga, tas gados ir tās lielākas tās pārmaiņas, nobīstās un tam līdzīgi, bet viņas pēc tam izlīdzināsies. Būs viss kārtībā, ja tu turpinās ēst normāli. Jā. Protams, ka tur vajadzētu arī būt sabalansētām tam uzturam un tam līdzīgi. Jā. Bet restīvi ļoti daudzām sievietēm sākās šī brīdī tā problēma. Un, ja viņi sākās tajā brīdī tā problēma, viņa visbiežāk iet vienkārši visu dzīvi. Un sanāk tā visu dzīves tāds salīdzinājums no visu dzīvi ir ceļš, bet nekad tā sieviete īsti nav uz ceļa. Viņa vienā grāvī vai otrā grāvī. Un tas visu dzīvi iet no viena grāvi uz otru grāvi, no viena grāvi uz otru grāvi, un nav īstas ceļš. Man tā pieeja ir mēģināt sākumā uzlikt uz tā ceļa. Vai pamēģini, kā tas ir, es atvainojos par vārdu, bet pamēģini, kā tas ir, ka tu esi uz ceļa. Kāda ir sajūta tavai dzīvei, neskatoties šī brīdī uz svaru. Ok, viens nosacījums, un svars nedrīkst augt šī brīdī. Bet kā ir, ka tu esi pēdusi, garšīgi, un tu redzi, ka tev sāk mainīties. Tad sāk mainīties, kas tur. Pirmais ko parasti saka, man sāk vēders labāk strādāt. Viens. Otrs, man enerģija parādās labāk. Man miegs parādās labāks, man ir stress mazāks, man ir labāks šis te garastāvoklis. Ja? Un tad tur vēl daudz lietas, āda uzlabojas, tam līdzīgi. Pirmās lietas šīs, tad mēs te uzliekam sākumā uz ceļa. Tu esi pēdusi. Tu jūties labi. Tu beidzot ēd apmēram 2 reizes vairāk nekā pirms tam. Tu ēd to, ko tu sev biji aizliegusi visu mūžu. Ja? Tu ēd 2 reizes vairāk. Svars tev nekustās uz augšu, bet tev viss organisms sāk dziedāt. Viņš sāk justies labāk. Tāpēc, ka tu beidzot pirmo reizi, bieži vien tā iet ap 40, visbiežāk, tu beidzot 20 gadu laikā pabarojies pie īstuma savu ķermeni un izdarījusi to nevis vienā reizē, bet tu to dari regulāri kaut kādu laiku. Un tad jau, kad tas organisms ir atkopies, tikai tad mēs vislabākajā gadījumā varētu sākt runāt par to, kā to svaru mēs varam sākt domāt, kur samazināt. Jo pašlaik viņš tev neaug, tu ēd vairāk kā jebkad, tas nozīmē, tev atgriežas foršāka vielmaiņa, tev atgriežas hormonālais balanss, tev atgriežas visu organismu un vispār prieks par dzīvi atgriežas, un tikai tad varbūt mēs sākam runāt atkal par kaut kādu tievēšanu, bet šoreiz jau gudrākā veidā, piemēram, tāpat gudra tievēšana būtu tāda, pirmkārt, gudrākā jau būtu tomēr ieslēgt to sportu iekšā, kustības slēgt iekšā pamatīgi, tas būtu svarīgi, lai gan tas pats par sevi neko nedod, bet tas ir kā atbalstošs mehānisms, fantastisks, plus vēl dod izskatam ļoti daudz, tas, ko grib sievietes, piemēram, tas pats tvirtums un tam līdz, tas dod sports to, nenoliedzam, tikai ar uzturu to nevar panākt, uzturu var tikai notievēt. Un otrs, vai nu mēs ieliekam tev ļoti mērenā deficītā un pastāvīgā, uz kurā var ļoti labi dzīvot, un tur viss notiekās, no organisms strādā perfekti, un vismaz kamēr tievē. Vai arī ejam pa agresīvo ceļu, ļoti labi zinot, ko mēs darām uz īsu brīdi. Mēs ejam agresīvu maksimums uz 2 nedēļām, ilgāk nevajadzētu iet agresīvajā kaut kādā tur ierobežojumā, bet pēc tam izejam ārā, aizjam apakaļ uz ceļu. Un turpinam kādu laiku, mēs atkal esam priecīgi, laimīgi, visi kārtībā, visi forši un atkal ejam tādā agresīvajā kaut kādā brīdī. Mēs varam sevi, tā sakot, šitā te sev tā bišķī tādā veidā darīt. Jeb visbiežākais tas mans stāsts ir tāds, kā es to pasniedzu, es pasniedzu tā. Tu esi mēģinājis visu iespējamo. Kas tev slikts notiks? Tagad mēnesi tu pamēģinās to, ko es tev iesaku darīt. Kas reāli slikts tev notiksies? Pat, ja tie būs vēl pāris kilogrami, tas tev personu neko nemainīs dzīvē. Pat, ja es kļūdīšos, un pat, ja tev pienāks pāris kilogrami klāt. Bet tu būsi pamēģinājis šo, ko tu nekad neesi mēģinājis. Viss, ko līdz šim tu esi mēģinājis, ir kā ēst pēc iespējas mazāk un negaršīgāk. Tā vajag pamēģināt, kā ir ēst pēc iespējas garšīgāk, vairāk. Bišķi pretēji pieeja. Joprojām tu saglabājot kaut kādas kalorijas saprātā, bet garšīgāk un vairāk. Redz, kad kā tā domāšana mainās, jo tiešām ļoti daudz sievietes domā, kā ēst pēc iespējas mazāk, tam līdz nāk arī tas negaršīgāk, nāk viņš ar to mazāk. Jā. Bet pamainām to domāšanu.
kā dotajā brīdī, tad dotajās, teiksim tā, mums ir kalorijas kā dotais lielums, kā tur ietopināt pēc iespējas vairāk un garšīgāk. Cik tas interesants, uzreiz domāšana mainās. Tad vienkārši pamainīt tīri to fokusu. Cenšos nedomāt to, ka iet kaut kādos psiholoģijas lauciņos, jo man nav nekādas izglītības un tam līdzīgi. Es mēģinu būt vienkārši draudzīgs, parunāties, nespiest, pierunāt, izstāstīt. Un man es ļoti daudz ko tomēr, kā vīrietis noteikti, es ļoti daudz ko uz loģiku izbraucu. Ja? Tad šī brīdī arī, ko es stāstīju, tā bija loģika īstenībā. Tā ir vienkārši lieta, kā pastīties, kā lai saka, ir tas foršais teiciens, kā nerāpot kā mušai pa gleznu, bet bišķi pacelties augšā un pastīties uz to dzīvi bišķi plašāk un ieraudzīt to gleznu, to pilno bildi, tad mēģinu parādīt, kā varētu izstīties tā pilnā bilde, ja, un tad ar loģiku, ar skaitļiem, dažreiz, ja vajag tos skaitļus, citreiz viņi nodara. Piemēram, kalorijas kā skaitlis nodara, lai kaut ko ilustrētu. Nevis viņas vajag skaitīt, tad viņas kā ilustrācija ļoti labi. Tad parāda šo te loģiku, un tad, pamēģinam. Protams, ka tur ir vienmēr nāk ļoti ilgi līdz tas, ka tās šausmīgās bailes par to, tās ir tādas. Tas ir neaprakstām, kādas tās bailes ir. Cik šausmīgs viņas nāk tur līdz, cik šausmīgi baili paēst līdz tam sātam, sajust tos foršos sajūtu, cik ir bail. Tāpēc, ka ir viss iebaidīts 20, 30 gadus. Respektīvi pat ne 20, 30 gadus, es sauktu vienkārši visu apzinīgā dzīvi, jo pirms tam bija bērns, un tad visu apzinīgo dzīvi tu baidies no ēšanas. Loģiski, ka tev ir milzīgs bailes no tā, jo tas ir vienkārši, tas ir tev iedzīts, tas ir psiholoģiski, jā, un tad no tā ir bailes, un ir bailes arī, nedod Dievs, tur pat bailes, es ļoti daudz strādājis, ka, bailes vienkārši no, 300 gramiem uz svariem. Tas ir, bet 300 gramu, tā ir viena glāze ūdens. Kāpēc tu baidies no tā? Tāpat neviens nepasaka sievietēm, ka ir pilnīgi normāli, ka tu ēdies menšreizēs, tev vienkārši tāpat vien uzlec svar. Un ka tad ir lielāka apetīte. Un ka tā ir normāli, ka lielāka apetīte, jo organisms vairāk iztērē. To neviens nekad nepasaka sievietē. Tu sievietes dzīvo, viņas nezina to, ka viņām pirms menšreizēm ir lielāka apetīte, tikai tāpēc, ka organisms vairāk tērē. Tas nozīmē, ka tu drīkst vairāk apēst, jo tas iztērēsies. Tādas tas. Tas ir tas, ko es stāstu arī daudz, jā. Un mēģina tādā veidā, kā saka, loģika ar zināšanām, ar šo te vienkārši tāpat. Es pat nevaru teikt, ka tā nav, tā ir zinātne, bet tā nav zinātniskie pētījumi, tā vienkārši cilvēka organismu, kā viņš funkcionē. Un tad mēģināt to visu ēdienu sabalansēt ar to ķermeņa funkciju, un tad beigās panākt to jēdzīgumu tā visā. Kā ir ar tevi pašu? Tu pats esi ļoti labā formā. Kā tu to uzturi, vai tev ir pašam kādreiz nācies tievēt, un varbūt īsumā tādi top 3 ieteikumi vai ieradumi, ar ko sākt? Es esmu izmēģinājis iespējams visu. Es esmu bijis gan formā, gan neformā. Es vispār līdz kaut kādiem 27 biju galīgi. Viss jau bija nolaidis sevi līdz pēdējiem. Vispār nesportoju, neko tam līdzīgi nedarīju. Ja. Arī jaunībā es neteiktu, ka es biju aktīvs, bet nebija baigi sports, ka es kaut vienu gadu tur biju trenējos diezgan profesionāli vieglietikā, bet tas arī bija viss. Restīvi, līdz 27 gadiem sāku strādāt, visu, un es biju sev nolaidis līdz diezgan zemam līmenim. Visās iespējamos nekāds sports, daudz ēšana makaros, protams. Jā. Es pat neteiktu, ka es daudz ēdu burgerus vai tam līdzīgi, vienkārši nesabalansēta ēšanas, neko par to nezināju. Jā. Un tad, kad es sāku to mainīt, tas sanāk, man tagad 42, tas 15 gadu atpakaļ apmēram, tad es tur, protams, sākumā pieķēros visam iespējamam. Es izgāju cauri pilnīgi visiem fastingiem, keto un nezinu, visādiem zemiem oksidrātiem. Es teiktu arī augstiem oksidrātiem, ja? un tādām lietām. Tāpat arī ar sportu es sāku, ko es nevienam neiesaku, viens pats iet uz zāli un no kaut kādiem YouTube'iem kaut ko meklēt, kaut kādus. Pat YouTube'ā es atceru, pat YouTube'ā es nestījos, es vienkārši man kaut kādu programmu biju, kaut ko pats taisīju, pietupiens un tam līdzīgas lietas. Sabeidz muguru, smagi sabeidz muguru, pēc tam aizgāju uz to, tad parādījās crosses Latvijā, kas ir pats par sevi foršs sporta veids, bet, ja tu aizies ar sabeigtu muguru, tu viņu sabeigsi vēl vairāk, īpaši, ja tev nav laba tehnika, un tu neklausies treneros, kur tev mēģina paiemācīt tehniku, tas ir par mani runa. Tas bija, kas neklausījās treneros, kas teica, nedara tā un tā līdzīgi. Pēc tam es pats biju treneris, kur citiem to stāstīja, jo pašam bija šī negatīvā pieredze. Līdz tas ir tagad atnācis līdz šim brīdim, ja, kad, manuprāt, es esmu izmals visu iespējamo cauri, plus vēl iegūst normālas zināšanas par visu šo te, gan par vienkāršu uzturu, gan par sieviešu uzturu, gan par vīriešu uzturu. Vīriešu uzturs jau nav nekas tāds īpašāks. Sieviešu uzturs ir īpašāks. Vīriešu uzturs ir tas, ko pārsvarā viss, par ko mācīja.
Nu jā, bet joprojām ir tādi brīži, es uzskatu tā, ka dzīvē ir sezonas. Sezonas nozīmē, ka var būt brīži, kad ir sliktāk. Piemēram, man bija tās lielās muguras problēmas, jā, un tad pirms paša Covid pašā taisa sākuma es vēl salauzu potīti, un man tur 19. gadā viens bērns piedzima, 21. gadā otrs bērns, un šogad pagājušajā gadā, 23. gadā trešais bērns piedzima. Tas viss sasumējot, man pat bija kaut kādi 3 gadi, gan vairāk, lielākoties jau daļa tām sāpēm. Tam līdzīgi, ka es diezgan salīdzinoši sliktāk ēdu noteikti. Es gan teiktu, ka tagad arī, ja mēs redzētu kaut kāds veselīguma mērauklis, tas nebūtu noteikti tā. Bet es zinu, ko es daru, un es zinu, kā to visu sabalansēt. Jā, piemēram, to pašu, ka es ļoti daudz arī mēdzu nopirkt kaut kādus saldētos kartupeļus un izcept viņus, jā, un mēdzu kaut kādas cīsiņas nopirkt, jā, kaut ko tādu gatavu. Jā. Tad tie, starp citu, ir normāli ēdeņi, viņus māk sabalansēt. Normāli garšīgi ēdiņi māk sabalansēt, un citreiz tiešām labāk ir apēst. Es citreiz arī saku, labāk citreiz aiziet uz McDonald's paēst, nekā nepaēst. Tas pat ir labāk, ņemot vērā, kas notiks, ja tu nepēdīsi, kas notiks pēc tam, būs vēl trakāk. Bet tas ir cits temats, atkal tur ir sīkāk arī individuāli jānāk cilvēki, lai nebūtu tā, ka es teicu pateicu, ka var iet uz McDonald's. Tā nevajag dzirdēt to visu, tā es neteicu, es teicu citā kontekstā. Bet, attiecīgi, jā, tad arī ir bijis tā, jā, ka tu tā kā bišķīt, pieaudzē kaut kādu svaru klāt, bet nedaudz. Es vienmēr viņu ar šo ēšanu māku noturēt, bet nedaudz es uzskatu, ka, ja man tur kaut 5 kg pienākuši klāt, pirms 3 gadus tagad, kad es teicu, apmēram netrenējos un sliktāk ēd, tad es teiktu, 5 kg nekas tās traks nav, jā. Un viņi arī, jāsaprot, tā bija sezona, gadījās, nebija nekas traģisks. Un tāds, jā. Protams, ka viņi tikpat viegli arī aizgāja bez nekādas badošanās un tam līdzīgs vienkārši, kad es bišķīt vairāk sāku, kā man bija laiks vairāk piedomāt pie ēšanas, vairāk arī piedomāt pie ēšanas. Bet kas tad ir tā top 3 lietas? Jā? Top 3 lietas. Man gribās teikt, ka ļoti daudz tomēr dod visam tam, un es zinu, ko tas nozīmē, un tā, teikt, dod spēku treniņu. Lai gan viss, piemēram, svars kā tāds ir atkarīgs tikai un vienīgi no uztura. Treniņos notērēt kalorijas apēstās ir nereāli parastam cilvēkam. Jā. Tomēr treniņiem ir baigi daudz tādas pozitīvās blakus īpašības, gan sākot no mentālajām, ar to saņemšanos un tam līdzīgi, gan arī to, kā treniņi tomēr regulē izsalkumu, bišķīt samazina izsalkumu pie nosacījuma, kad normāli ēd cilvēks. Jā. Gan arī to, ka man jau ir virs 40, jā, man ir jādomā tas muskuļu saglabāšanas tajos visos, un es ceru vēl pieaudzēšanas, jo vēl es negribu lietot kaut kādas hormonus papildus, jā, varbūt nākotnē, bet tas ir cits atkal stāsts, jā. Kad galīgi, teiksim, nebūtu hormonu vai kaut kas tāds. Ja. Bet vēl es gribu pie tā piestrādāt, tad man palīdz tās. Un es baigi neaizraujos. Pilnīgi pietiek kaut kādām 3 reizēm treniņu nedēļā, un tās nav kaut kāds ārprātīgs smagas vai kādas vienkārši tiešām tādā saprātīgā veidā es ielistu tos treniņus savā ikdienā. Otra lieta, kas man varētu izteikti palīdzēt, jāpiebilst, ka visā šī periodā, kurš man ir tie 3 bērni, man liekas, nav īsti nekad izdevies atjaunot pilnvērtīgu miegu. Pārsvarā miegs, diemžēl, senāk joprojām, tāpēc, ka bērni ir mazi, joprojām man ir visādi mērītājs, mēra, man vups, jā. Joprojām man ir laba nakts, man ir 7 stundām, bet tas joprojām man nepietiek. Jo tā ir viena nakts, jā. Katra 7 es vēl kaut ko teikt, bet pārsvarā ir 6, pat 5, kas ir traģiski. Bet ko es teiktu, kad viena no zīmīm, kas visvairāk man palīdz, ir, un arī cilvēkiem palīdz tiešām tas noturēt tās olbaltumvielas. Viņas dod to baigo bāzi tam visam stāstam ar to sātu. Un līdz ar to sātu man gribās arī teikt, ka, jo kāpēc neminēju, piemēram, dārzeņus, jo dārzeņus tikpat labi var aizstāt, piemēram, ar augļiem. Tiem, kuriem dārzeņi, man, piemēram, arī šodien, piemēram, man nebija iespēja paņemt līdzi dārzeņus no mājām. Citreiz ir, citreiz nav, jā, tad es paņēmu augļus, paņēmu kaut kādus 5 mandarīnus un 1 apelsīnu. Tas maistās daļēji dārzeņus, un augļi ir fantastiski tādā ziņā arī. Un trešā lieta, kuru uzturā varbūt vajadzētu likt arī kā pašu pirmo, jā, ir jāiemācās tās sāta izsaukuma rotaļas, tā varētu mums teikt. Viņas reāli jāsaprot, jāizprot. Ka tas, ka ja tu aizēji uz kaut kādu
pasākumu vai svētkiem vai kaut ko tam līdzīgu un nespēja apstāties pie gardumu galda, ja? Tas nav īsti kaut kāda tava tur cukuratkarība, emocinālaišanas, vai kaut kas tam līdzīgs, jā, tas vienkārši tu esi izsalcis, jā, un to vajag baigi labi atpazīt. Tagad tu atpazīsti, tu arī atpazīt arī, kuros brīžos tu izsalki, jā. Īpaši tad, ja tu zini, kā ir paēdis sātīgi, jā. Tad tu sāc atpazīt šo te, es paēdu līdz sātam, es nepēdu sātam, un to, gan es, gan manas sieva, mēs kolosāli to jūtam. Viņi arī to ļoti labi jūt. Viņi to zina, viņi ir ar bērniem maziem mājās, viņi kolosāli to zina, kāpēc, kuros brīžos. Viņai ir tā reakcija ir tāda, ka pēc visbesījuma gribās apēst tikai vienīgi kaut kādu to šokolādi vai arī šito riekstu krēmu apēst, jā, veselu burciņu, jā, nevis ēst normālu ēdienu. Tāpēc, ka, nebija pietiekami daudz un laicīgi garšīgs, sātīgs ēdiens. Sagaidīt to mirkli, tagad smirks. Jāpārlaiž. Apēdam tos mums gribās, un atkal mēģinam dzīvot atkal tālāk, pēc iespējas labāk, un atkal saprast, kā tas notiksies. Jā. Tādi būtu man tie laikam 3, visticamāk. Protams, ka gribās nosaukt vienmēr miegu, kā jau es teicu. Tas ir baigi, tāpēc, ka bez laba miega būs baigi grūti. Es tagad jūtu arī, jā, ja man būtu labs miegs, tad vispār būtu viss perfekti. Vispār es par ko nesūdzētos dzīvē. Pat ar, kā lai saka, pat ar nedaudz treniņiem un pat višķīt varbūt tur tādu uzturu, vispār ne par ko nesūdzētos. Bet tagad man ir miegs par ko pasūdzēties. Jā. Bet viņš arī pāries. Tā ir sezona. Viņš pāries, kaut kad man būs atkal vēl jāpagaida kādi gadi. Cerams, ka tas neatstās, protams, miegs nekādas sliktas negatīvas tendences kaut kādās tur, kā lai saka, smadzenēs, atmiņā un tam līdzīgi. Jā. Cerams, ka neatstās. Tīri tā. Bet jā, tas ir tas. Ļoti vienkāršas lietas. Nekāda uzturbagātinātāja, nekas tāds. Vienkāršas lietas. Un tā arī ir. Tad man gribās piebilst arī to, ka ļoti daudz cilvēki jāsaprot, teiksim, kā uzturbagātinātāji un kaut kādas tās superspecifiskās lietas, kā kaut kāda ēšanas laiki un kaut kas tāds, tur kaut kādas ogļhidrātu un tauku proporcijas līdz 5% robežām. Tas ietekmē labākajā gadījumā, es nezinu, 2, 3, 4% no viss tā. Viss atlikušais ir bāze. Tad pamatuzturs un tam līdzīgi. Pamatuzturs, miegs, šīs te kustības un tam līdzīgi. Un lielākā daļa cilvēku visu savu fokusu veltu uz šiem te 1, 2, 3% un vispār nedomā par šo te bāzi. Bet kamēr tā bāze nebūs sakārtota, tur īstenībā nekas īsti nebūs. Ja kamēr cilvēks nebūs uz tā ceļa, kaut kādu laiku mēs nesapratīs, ko tas nozīmē, kā būt uz ceļa, ja, paigā mētāšanās tā būs, jā. Tātad rezumē mēs sakārtojam pamatus un mēs neiespringstam uz sekundāro. Vispār nevajadzētu uz viņu iespringt. Vispār nevajadzētu. Nav jāiz, ko tu 1-2% dos? Jā, super, Mārtiņ, šī bija ļoti saturiski bagāta saruna, un es ticu, ka mūsu klausītājiem ļoti daudz noderīgas informācijas, un paldies tev, ka tu piekriti būt mans pirmais viesis, un noteikti kaut kur atkal tiksimies. Jā, paldies tev. Liels gods bija būt pirmajam viesim, jā. Paldies tev, ka uzaicināji.